man ļoti liela prieka sagādā, jo tomēr taisot to filmu, nevienu kompromisu jau mēs neuztaisījām par to, lai ieliktu kādu speciālu līniju par ārzemniekiem. Vienlaicīgi arī tomēr stāsts ir ļoti lokāls un tieši par mums, bez nekādas vēlmes to pacelt par starptautisku notikumu. Nē, tas ir tieši mūsu Artūra stāsts. Un tā kā tas, ka viņi paņēma šo stāstu un rādīja visā pasaulē, tiešām sagādā prieku un pierāda arī to, ka galvenais ir stāsts, nevis un stāsti labi ir universāli. Un, ja viņi ir pareizi izstāstīti, tad viņi interesē. Tev bija arī mēģinājumi kādam korejietim pārliecināt, ka Artūram jābūt no korejiešu izcelsmes? Nē, bet Japāņi bija ievilkuši viņam tādas šķības acis un uzlikuši lielu svaigus savā plakātā, lai vietējā publikā izskatītos viņš vairāk vietējiem līdzīgs. Jā. Ak, Dievs. Jā, tas bija viņa piegājiens. Tomēr viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tu ar mani gribi runāt, esi tu pats. Jo tu tomēr esi pats galvenais iemesls, kāpēc es esmu kino. Sāksim ar šo. Jo diez vai tu gribētu ar mani runāt kā ar auditoru šobrīd vai mazo uzņēmēju. Bija tāda doma vispār, bet varam sākt tomēr ar to kino pasauli. Jā, nu labi. Es biju pie katedrāles, kad tu man zvanīji, un tu man teici, ko man darīt dzīvē tālāk. Un es teicu, noteikti ej uz kino. Cik interesanti, kā mēs katrs būvējam stāstu savā galvā, jo man ir sajūta, ka tu zini, ka mēs te meklējam, ko darīt, un tu man zvani, klausies, režisoros ir pieņemšana, tev obligāti jāstājās. Pareizi bija tā, jā, es tev zvanīju, jā. Bet galvenais, ka pie katedrāles. Bet tas taču bija pie katedrāles. Nu, redzi? Labi, klausies. Šis bija labs sākums. Šis bija, man liekas, grandios sākums. Jā. Bet, nu labi. Starp citu, nē, forši, ka tev tas TTT tulītās nāk ārā. Paldies. Starp citu, ir labās ziņas un sliktās ziņas. TTT nāk ārā. TTT, principā, jau ir pabeigta filma, cik es saprotu no tevis. Šobrīd ir samontēts. Jā. Un tagad notiek satiekamies tādā skaistā brīdī, kur Lolita raksta mūziku, kur spēc. Super. Mazas skaņas tiek ierakstītas, lai izklausās, ka tev apkārt tūkstošiem cilvēku kliedz, nevis sauģiņa. Jo, protams, filmēšanas... Es nezinu, kas tas bija par latviešu vārdu? Kurējo? Sauģiņa. Sauģiņa. Tas kā ir tie cilvēki, kas tās runas skolas ir iekonomējuši, un tad viņas neviens nesaprot. Es nezinu. Es domāju, katram gudram cilvēkam ir jāiet uz runas skolu, bet redzēs, diemžēl vēl neesmu paspējis. Pirmizrādes noteikti. Jā, tur es tev pakonsultēšu. Kā izrunāt sauģiņas? Klausies, bet Lolita tev raksta otrais mūzika. Nu jā, protams, ka Lolita ir... Es vienkārši nebiju tik tālu aizdomājies. Es zināju, ka tev tagad montāža pabeigusies. Forši. Lolita super. Kā jūs ar viņu tagad strādājat? Pirmkārt, man ļoti paveicās, ka viņi bija atbraukusi uz Latviju, lai sāktu strādāt pie šī, jo viņi ierakstīja Hollywoodas filmas mūziku, un tad pierreiz sanāk, ka arī es viņu varu satikt. Citādi mums tas darbs sanāk ļoti attālināti, ka viņi ir Losandželosā, es esmu šeit, kas, protams, ir ļoti izdevīgi, jo es varu pa dienu visu dokumentēt kopā ar savu montāžu režisoru Gati, un pa nakti viņa strādā, un sanāk tāda mūžīgs aplis, jo Lolita strādā ātri, ļoti profesionāli, un vispār jāsaka, ka strādājot ar Lolitu ir ļoti grūti pēc tam pieņemt neprofesionalitāti no dažiem cilvēkiem, kas ir nozarē, bet kas ir kā uzvedās kā profesionāļi, bet darba ētika to neliecina. Jo Lolita strādā cieņpilni, profesionāli un galvenais arī tajā tiešajā radoši viņa ir ļoti spēcīga. Tu vari vienā teikumā tiem, kas nezin, kas ir Lolita? Lolita Ritmanis ir komponiste, kas Hollywoodā strādā ar Marvel, piemēram, Batmanu un tādām, ir Emmy balvas ieguvēja, ir akadēmijas locekla Oskarā pēc Puteņa jau, un tā kā ļoti nozīmīga figūra arī pasaules mērogā komponēšanā. Un viņa arī tika shortlistā uz Oskaru ar Dvēseli Puteni. Jā. Un tagad piedod Zinter pie sliktās ziņas. Kāpēc? Straume. Tā ir laba ziņa. Straume tevi apzina. 265 jums bija beigās? Kaut kas tāds. Es kā pēdējos gadus jau neskaitu tos pēc. Ar visām ārzemēm kopā, jā? Nē, tu ko? Ārzemes tas ir... Nē, tas ir Latvijā, protams. Tas ir tikai Latvijā. Ārzemē tas cipars ir ievērojami lielāks, jā. Pagā, kur tiem Dvēseli Putenis bija ārzemēs?
Dvēseļputenis bija vairāk kā 50 valstīs, un vēl joprojām ir vairāk kā 50 valstīs, gan televīzijās, gan kinoteātros, gan dažādās digitālās platformās dublēts. Viņš pat ir vairāk kā 10-11 valstīs, japāniski, vāciski, itāliski, korejas, kurām tur nerunājot par angļu vai kaut kādām vēl lielajām spāņu valodām. Tā kā jā, pār 50 valstīm viņi ir, kas, protams, man ļoti lielu prieku sagādā, jo tomēr taisot to filmu, nevienu kompromisu jau mēs neuztaisījām par to, lai ieliktu kādu speciālu līniju par ārzemniekiem. Vienlaicīgi arī tomēr stāsts ir ļoti lokāls un tieši par mums, bez nekādas vēlmes to pacelt par starptautisku notikumu. Nē, tas ir tieši mūsu Artūra stāsts. Un tā kā tas, ka viņi paņēma šo stāstu un rādīja visā pasaulē, tiešām sagādā prieku un pierāda arī to, ka galvenais ir stāsts, nevis, un stāsti labi ir universāli. Un ja viņi ir pareizi izstāstīti, tad viņi interesē. Tev bija arī mēģinājumi kādam korejietim pārliecināt, ka Artūram jābūt no korejiešu izcelsmes? Nē, bet Japāņi bija ievilkuši viņam tādas šķības acis un uzlikuši lielu svaigus savā plakātā, lai vietējai publikai izskatītos viņš vairāk vietējiem līdzīgs, jā. Ak, Dievs. Jā, tas bija viņa piegājiens. Kurš tad ies uz latviešu džeku Japānas kinoteātros? Jā, interesanti, kā strādāt otrādi, ja mēs Džekiju Čanu uztaisām Seki Čanu. Vai kaut nedaudz skrastiņam līdzīgi. Jā, vai Artim Robišniekam. Vai Uldim Dumpim. Tad mēs ejam. Uzreiz Dumpim jauna loma. Ok, labi. Tev tagad ir TTT. Man rītīgi patīk scenārijs, ka tu man iedevi viņu izlasīt. Paldies. Atceries man pirmo komentāru, ko es teicu? Nē. Es arī. Bet es mēģināšu tagad viņu izdomāt. Neklasiska sporta filma, kur galvenais uzsvers ir nevis uz to sporta sasniegumu, bet uz to vēsturisko, tautisko, nacionālo. Un kaut kā tās divas paralēlās līnijas, divi paralēlās stāsti, man liekas, rītīgi labi nostrādāja scenārijā. Redzēsim, kā filmā būs. Bet tā, man liekas, jau tev ir otrā basketbola filma. Nē, Sapņu komandē tu bišķi palīdzēji, vai ne? Tur es palīdzēju taisīt visu basketbola daļu. Jā, pareiz tās kombēnas. Grauba, bet viss tas, kas ir basketbols, tas bija mans, jā. Underdog dramaturģija tomēr ir TTT, vai ne? Underdoga? Kas ir underdogs, ja skatoties? Kā tu viņu interpretē, underdogu? Jā, ja mēs sadalām Latvijas valsts resursu cilvēku pret komandām, ar ko viņi cīnās pasaulē, mēs vienmēr būsim underdogi. Vienlaicīgi TTT 30 gadus ir absolūti flagmaņi visā pasaulē. Viņi uzvar visspēcīgāko čempionātu, kas eksistē pasaulē. Tas ir PSRS čempionāts un Eirolīga. Viņi uzvar izlases, ieskaitot, ka viņi vienīgie, kas vinējuši ASV izlasi. PSRS izlase zaudē ASV, bet TTT vinnē. Nerunājot par to, ka pat ja paņem vislabāko spēlētāju pasaulē, kas tajā brīdī ir, tā ir Skaidrīta Smildziņa, viņa kāds 10 gadus ir absolūts Lebrons Džeims un izrāvienu Maikls Džordans labākā spēlētāja, un viņa arī objektīvi skatoties ar šodienas acis spēlē ļoti labi, viņai ir izcila plastiskas kustības, labs metiens, izcila aizsardzība, viņa kustās ļoti labi, nerunājot vēl par to visu saprašanu spēles, un pat tad, ja viņu pielika pie PSRS izlases, jo PSRS izlases negribēja, protams, zaudēt TTT kaut kādās pārbaudas spēlēs tik un tā TTT bija spēcīgāks. Un tajā brīdī, ja mēs ņemam tādu pasaules labāko komandu, tad viņi atkal grūti tādu underdogu nosaukt. Protams, katram no šiem ir savs sākums, lai ne no kā tu kļūtu par kaut ko. Un tad jau sanāk, ka mēs principā jebkuru savu ideju uzsākot vai piedzimstot, esam uzreiz jau underdogi. Līdz vienā brīdī mums būtu sev jāpasaka otrā nodaļa. Bet tavu filmu skatoties, TTT filmu, tev liekas, ka būs tā sajūta, ka mēs skatāmies pasaules labāko basketbola komandu?
Mēs filmā primāri sekojam līdzi Dzidrai Karāmiševai, kas ir viena no visu laiku izcilākajiem sportistēm pasaules. Viņa ir viens no tiem uzvārdiem, ko mēs esam pazaudējuši. Jo tie, kas ir 50 gados darījuši daudz labu Latvijai, ir aizmirsti. Ļoti daudz no viņiem ir aizmirsti. Un tā ir tā, laikam, tā galvenā lieta, gan jau pieskārsimies vēl, ko man gribas vispār savos stāstos stāstīt. Un Dzidra ir ar tādu mērķtiecību un tādu spēku un tādu vēlmi ziedot sevi basketbolam, ka viņa nevienā brīdī nav nekāds underdogs, kad viņa jau kā mazs bērns pieņem lēmumu, ka viņa sasniegs to, ko viņa grib sasniegt. Viņa ir pazemīga, viņa ir laba, bet tas, kā viņa iecērtās savā mērķī un pēc tā iet, viņa nekad nav vāja. Un, uz āru viņa neatļaujās to, un tas ir daudz kas par šo pēckara laiku, kurā tomēr tev ir daudz mazāk iespēja filozofēt. Tev ir jāizvēlas, ja tu to darīsi, tad tu kaut ko sasniegsi, ja nē, tad tev sagrauzīs tā dzīve. Un viņai ir ļoti daudz iemeslu, lai dzīvi viņu sagrautu, bet viņi iet pēc saviem mērķiem, viņi spēja viņus sasniegt. Viņi ir tagad basketbolā arī, ja mēs runājam par tādiem vislabākajiem spēlētājiem, kas ir no Baltijas, Latvijas, viņi tomēr ir ļoti gara auguma, jo tev izaug tāds eksemplārs, kas ir vēl perfekti sagatavots. Bet Dzidra ir maza auguma, viņa ir PSRS saspēles vadītāja, viņa ir vienīgā no Latvijas, tur nav, kas viņu iebīda iekšā tajā visā, viņa tur 10 gadus vaduši saspēlu šajā komandā, un pēc tam 27 gadus viņa ir treneri otrā, kas satur kopā visu TTT, visas šīs 30 gadus, lai saprastu, būt labākajiem, tas nozīmē, ka 3 reizes nomainās paudzes. Tu nevari uz pirmo. Mēs runājam par Uļas izciliem sasniegumiem. Uļa ir izcila, bet pirms viņas kāds jau 11 gadus ir dominējis visur. Un tas ir, lai tu to varētu izdarīt, tur ir ļoti daudz. Labi, skaidrs, jā. Tad tu neredzi to underdoga līniju, tie TTT. Es domāju, ka es redzu visur. Underdogs Latvijā ir tīpaši tajā laikā, protams, ir tā šausmīgā realitāte, kurā tev ir jāsaprot, kā tagad būt. Tu esi bijis, Latvija ir bijusi ļoti spēcīga basketbolā, gan vīriešiem, gan sievietēm. Tad nāk okupācija un tiek iznīcināti mūsu izcilie sportisti. Atceramies Sapņu komandas beigas titrus, kas ar viņiem katram notika. Un šī pārmantojamība tiek gandrīz iznīcināta. Protams, ir kas turpina to visu, bet tas ir jāsāk no sākuma. Cilvēkiem Latvijas nekad nav bijis tāds kluss un bailīgs. Latvijas līdz 49. 45. gadam ir tāds, kurš Kančlavs Eglītis raksta tajā, kur dabūt alu, kā viens no lielākajiem pārsteigumiem ir iemetot spiegu no ārzemēm Latvijā, kurzemē, un viņš ir tādā švabraka drēbēs, netīrējās. Viņam liekas, ka momentāli viss sapratīs, ka viņš ir spiegs, ka viņš ir kaut kāds lupatlasis, un ka viņu visu, kur viņš ies, kurzemnieka nepārtraukt viņu apcels. Bet tas nenotiek, jo visi ir pēc šīm izsūtīšanām sabijušies skaļi runāt. Bet šis piemērs ļoti precīzi parāda, ka Latvijas tāds nekad nav bijis. Un tas sāks tikai tajā brīdī, ka Vācu laikā, piemēram, un pirms tam nekad nav nekādu sodu, ka tu domā kaut ko citu. Tu varēji tur šaubīties, vai Hitlers dara visu pareizi. Tev par to nemetīs cietumā, ja tu nāc no pareizās rases, vai ne? Savukārt, tikko tu sāki izteikt kaut ko ne tādu par Staļinu, momentāli tā ir izsūtīšana un sodi. Un tas prasīja brīdi, kurā latvietim to saprast. Bija milzīgi sodi. Un tālāk jau notiek šī milzīgā autoritīvā režīma manipulācija ar cilvēkiem, kurā tu mēģini nepārtraukti iedvest bailes. Bailes, ka tevi visu laiku noklausās, izseko vēl kaut ko, un tu sāc baidīties, uzticēties vistuvākajam cilvēkam. Tu baidies, ko tu vispār dzīvē drīksti darīt, kurā brīdī tev apgriezīs spārnus. Un šis sports ir tas mirklis, kurā sāc principā kā underdogs nezinot, vai tu vispār drīksti vinnēt Maskavu, vai tu drīksti vinnēt Ļeņingradu, jo tev visu laiku potē, cik viņi ir pārāki par mums, cik daudz es lasīju atmiņas un stāstus par to, kā pat Berklavam bija, ka braucot uz Maskavu, viņi sēdēja pie vilciena loga, gaidot, kādā zelta pilsētā tūlīt viņi iebrauks iekšā. Tā vietā viņi iebrauc un secina, kādi meli tie visi ir bijuši, ko tie ir iestāstījuši par šo pasauli. Un te ir tas brīdis, kas man arī filmā,
lai kā tevis mēģina baidīt šī autoritīvā iekārta ar visām muļķībām un ar visām ārprātiem, ko viņa dara, tu caur sportu sāc apzināties, ka nē, ka tu drīkst viņas sist, tu drīkst viņas vinnēt. Un tā ir kaut kāda viena no lietām, kas mums pie tā, ka mēs turpinājām caur paudzēm baidīties kaut ko stāstīt saviem bērniem. Tomēr ir ļoti daudzi, kas 90. gadā pirmoreiz ieraudzīja Latvijas karogu, pirmoreiz uzzināja par himnu, vispār sāka domāt kaut ko šajā virzienā, jo vecāki slēpa to visu. Bet sports bija tas, kur mēs jau sākot no šiem TTT gadiem iemācījāmies, ka mēs varam bļaut, mēs varam kliegt pretī visām šīm padomju komandām. Un tagad paskatāmies, kas bija vēl 2000. sākums. Mums ir ļoti nesaprotamas attiecības iekšēji, kurā tu vari teikt, ka tu esi patriots vai latvietis, vai kā tu apvaino kādu krievalodīgo blakus, ja tu to pasaki skaļi, ka tu esi latvietis un gribi būt latvietis, vienlaicīgi sportā. Tev nav nekādu problēmu skaļi bļaut pret Krieviju, tad, kad notiek hokejs, raudāt kā Artūram Irbem, ka viņš pusdzīvi atdot par šo uzvaru. Tāpēc, ka mēs psiholoģiski esam iemācījušies, ka sportā tu drīkst būt līdz galam. Savukārt tādā ikdienā vēl ir bailīgi. Un tā ir tā ārprātīgā trauma, kas mūsos ir vēl līdz šim brīdim, kuru diemžēl es nezinu, kā to vēl ārstēt, jo ir milzīga problēma, ka traumu nevar ārstēt, kamēr tu vispār neesi pieņēmis, ka tev kaut kāda trauma ir. Un tas ir tas underdog stāsts, lai viņi brīdī, kurā, skatāmies, 10 gadi nav pagājuši kopš izsūtīšanām, saprastu savā prātā, ka ir lietas, kurās mēs vēl varam un kurās mēs nepadosimies. Janīnai Kursītei laikam bija tāda brīnišķīga frāze par to, kā tev ir tāda ārējā padošanās un iekšējā nepadošanās, neprecīzi to pārfrāzēju varbūt, bet ideja ir skaidra, kurā tu atrodi veidu, kur tevi nesalauzīs. Un turpinot tādā garā monologā ir šī mūsu lielākā problēma un tā gala paudze, kas līdz galam ir salauzta tik tieši mūsējā paudze. Ja nebūtu mūsu vecāki izgājuši Daugavmalā un izcīnījuši to neatkarību, es nezinu, vai mēs vairs būtu spējīgi to izdarīt. Jo es jau savā prātā esmu apaudzis ar ļoti daudziem mītiem, kas ir pilnīgi nepatiesi, piemēram, par tiem latviešiem, kas pēc izsūtīšanas ir tik ļoti pārbijušies. Nav tā, ja tev klases biedrs iestājās komjaunatnē, tu bieži vien viņam lika apēst savu apliecību komjaunatnes. Ja es esmu dzirdējis par ko kā padomju laikos uzvelk augšā sarkano karogu vai izmet skrējlapiņus. Cik tādi gadījumi tavuprāt bija tajā laikā? Gados, kā tev liekas viestur, pie 7. līdz kaut kādam 62. Mēs runājam kaut kādus 10 gadus pār. Nezinu, 4. Jā, kaut kādi 2, 4, 65. Tādā ziņā tie nav salauzti cilvēki, viņi ir spēcīgi, viņi spēj slēpt vāciešus pie sevis mājās vēl joprojām vai kaut ko tādu zinot visu to ārprātīgo risku. Un tā ir kaut kāda lieta, kas tieši man liekas, ka man un manai paudzei jau ir iestāstīta, ka mēs esam tādi vāji bijuši un bailīgi un tā klusām padziedam pūt vēļus kaut kur. Ja? Bet nav. Tas latviešu spēks ir milzīgs. Un kaut kā es ar to filmu mēģinu atgriezt sarunu par to un par šo traumu, lai mēs atkratamies no šīm bailēm. Neviens mums mājās vairs nesit. Viss mēs varam ielpot, mēs vairs neesam vardarbīgās attiecībās, mēs varam būt ar augstu paceltām galvām. Un tādā ziņā tas underdog stāsts ir tikai caur to, kā šīm meitenēm to saprast, kas spēlē, ka viņas drīkst, ja viņām ir noslēpumi vienai no otras. Tas, ko tu nevari stāstīt, kā šādai dzidrai, kurā ir savs mērķis, kas ir pilnībā, lai piečakarētu PSRS, un tomēr saprast, kā mēs varam to izdarīt. Jo tur bija tieši viena epizode tajā filmā, kur dzidra pēkšņi iedunkā vai pagrūž to padomju spēlētāju. Un tas notiek pirmo reizi, un tad tur pūlī klusums. Un tas, laikam, ir tas lēmuma pieņemšanas mirklis. To jau filmā skatīsimies, to jau filmēšanas laukumā bija, tu zini vairāk. Jā, tieši to es tā kā redzēju, to mirkli. Bet tas tāds tagad no tā, ko tu saki, izklausās tas īstais lēmuma pieņemšanas mirklis, tajā mirklī, kur mēs pārējie visi redzam, ak, Dievs, kas tagad būs, represijas vai tomēr turpinam. Tāds. Tas ir tas faktiskais īpaši, jo tev ir bīstamāks tas periods, jo tev ir bailīgāk, jo tu nezini, cik ir tādu pašu kā tu,
ka ja tu tagad sāksi pretoties, ir labi, ja nu kā saka, ja tagad Maskavā saceļās cilvēki, viņi var ieņemt Kremli 10 minūšu laikā, vai ne? Bet katrs no viņiem ir tā pārbiedēts, kas ir gatavs cīnīties pret Putinu, ka viņš domā, ka viņš ir viens pats tāds un vispārēji ir idioti. Un tas ir tas, kā strādā šīs autoritīvās iekārtas, jo vēl joprojām cilvēki taču domāja, man bērnībā, ka viņus noklausās. Reāli bija 20 noklausīšanās līnijas Latvijā, uz kuriem lielākā daļa aiziet, protams, kādiem reāliem kriminālu noziegumiem. Tad, lai tagad izvēlēs Gunāru Astru, Droņinu un vēl kaut kādiem cilvēkiem, tomēr klausītos manus vecākus no purciem, ja, varbūtība nav baigi lielā, teiksim tā, bet tas, ka tev ir iepotēts, ka viss ir bailīgi vai kaut kur neuzticēties, kaut ko neteikt, tā ir šausmīga trauma, kas tev ir iestāstīta. Un domājam arī elementāri, kad ja vecāki kaut ko nopietni nepasaka saviem bērniem, bērni taču jūt, ka kaut kas tiek noklusēts. Un tagad tas notiek vēl vienā paudzē, vēl pēc tam tā pa vidu jau nezinu, kas viņiem pat ir noklusēts, kas viņiem ir jānoklusē, ja viņi arī to noklusē. Un tad tas viss veido tādu jocīgu sabiezējumu. Un katrs šis mazais brīdis, un šai gadījumā caur sportu, pierāda, ka tu neesi viens savās domās. Kā vēlāk to pasaka Jumprava savās dziesmās. Ko tev tur Jumprava būs arī tajā filmā? Kaut kas neiet kopā tur ar gadiem. Tālu aizgāja brālis. Jā, man arī vienā izrādā ir Jumprava Vīnā un Ezālēs finālā ir Ziemeļmeita. Jā, kaut kā, kad šī dziesma nepazūd. Bet viņi tur labi aizgāja, labi iedarējās. Viņi vispār daudz kur varētu labi iedarēties. Taisnība. Bet es neatkāpšos, jo no tā underdogs patiesībā ir mans mīļākais žanrs, tāpēc, ka viņš vienmēr izsauc to kamolu kaklā, tu vienmēr jūti līdz tam cilvēkam, kuram nebija paredzēts uzvarēt vai kaut ko sasniegt. Un tagad tas, ko tu saki, labi, es vienalga jūtu tur to underdoga kamolu kaklā, jo tam cilvēkam, vai komandai, kurai nebija paredzēts, viņi tomēr to izdarīja. Un kāpēc es to... Protams, jā, taču pirmais Eiropas brauciens viņiem bija tāds, ka viņi bija pilnīgi pārliecināti, ka viņus visus samasēs. Pat žurnālisti viņus tā kā pavadīja uz Ungāriju, vai Poliju negribu samalot. Mīnus 30 būs labi. Par sapņu komandu vai par šeit? Tā, un meitnēm viņas aizbrauc un salika tā, ka maz neliekās. Jā, tas ir. Labi, piedod, tā pārtrauc, jā. Jā, tas no tāda skatītāja viedokļa, kad ir baigi aizkustinoši. Un arī es vienreiz skatījos tādu, tur bija 4 kinorežisori studijā, arī tur intervējās Ridlijs Skots, Kristofers Nolans, Wes Andersons, Tarantino. Vispār diezgan laba blice, tur novākusies bija uz to laiku. Trūks tikai 2. Kuri? Mēs ar tevi. Jā, tas ir liels zaudējums viņiem, protams. Klau, un viņiem uzdeva vienu jautājumu, kas ir, kāda filma būtu jāuztaisa, lai tā būtu garantēta 100% gan arī vai veiksme. Un principā visi izņemot Ridley Scottu teica underdog dramaturģijas filmu. Šim tu varētu nosaukt vairākas underdog filmas, kas ir absolūti izgāzušās, jo, būsim reāli, viss, kur tu ej pēc schēmas, tas ir pelnušķīts stāsts latviski. Vai ne? Un kāpēc viņš, manuprāt, strādāja tikai vienu iemeslu dēļ, ka mēs paši būvējot savas dzīves stāstus galvā, kādi mēs esam, visus savus veiksmes un neveiksmes, arī nestāstam no... Tā es piedzimu īstenībā labā ģimenē, man jau forši, ka man tāda laba smadzene bija iedota, un tad jau es tā izgāju visam cauri bez lielām problēmām, un, protams, ka sasniedzu to, ko man vajadzēja sasniegt, es pat teiktu, varbūt vajadzēja man vairāk sasniegt. Tā mēs nekad par sevi nedomājam. Mēs vienmēr mēģinām tā īstenībā. Tu nezini. Man bija tas. Domā, ir cilvēki, kas tieši tā domā. Ekstrēmie gadījumi vienmēr ekstrēmi, bet pamatā jau mēs mēģinām uzbūvēt kaut kādu klasisko dramaturģiju arī par savu dzīvi, ka bija izaicinājums, es tam tiku pāri, tad es esmu šeit. Ka es varēju vēl šitien NBA spēlēt, ja vien, cik man pietrūka, lai izaugt vēl 25 centimetrus. Ja? Labi, tas joks, bet tomēr mēs par sevi šādi domājam, un līdz ar to ir daudz vieglāk asociēties ar to varoni, kas iet šo ceļu, jo viņš iet tā kā tu pats ej no kaut kurienes, un tev visu laiku kaut ko gribas pašam, kaut kur izsisties, ja tu jūties šobrīd kaut kur neērti.
tad saprast, ka arī tas galvenais varonis no neērtas situācijas tomēr var sasniegt kaut ko pozitīvāk, dodot cerību arī sev to visu skatoties. Tas, man liekas, ir tāds numur viens, kāpēc tas strādā. Un otrs ir arī, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti izstāstīt stāstu par veiksmīgu cilvēku, kurš jau uzreiz sākumā ir veiksmīgs. Jo pirmkārt tā nekad nav. Neviens nenokrīt no gaisa tāpat un uzreiz ir veiksmīgs. Kaut kam dzīvē iziet cauri kaut kādiem izaicinājumiem. Bet tieši psiholoģijā, es nezinu, vai kāds bija kaut kā tāda magoņu lapiņu vai kā saucās tā teorija, ka mēs visus tos, kas ir ļoti veiksmīgi, tomēr mēģinam tā kā būt pret viņiem. Un tas nav tikai Latvijā. Es to visu laiku dzirdu par to, kā Latvijā to saka, ka, ja tu esi bagāts, veiksmīgs, tad ir pret tevi. Nu, lielā mērā ir tas izteikts, un tas ir saistīts ar mūsu arī PSRS vēsturi un vēl kaut ko, bet tas ir visur. Tas ir praktiski visur. Ja nesen kaut Amerikā klausījos podkāstu, kur tieši to pašu runāja, ka Amerikas lielākā problēma, ka mēs tos veiksmīgos cilvēkus mēģinām tagad pazemināt un teikt, cik Masks ir dumšs. Nu, zin kā, tur ir tas kaut kāda cilvēciska vēlme, kas vai nu balstās tajā, ka sevi nenolikt pa zemu, kaut kādas savas nespēja pieņemt to, kur tu šai brīdī esi, nu tā kā pateikt, ka otram ir labāka dzīve, nu viss šis ir ļoti sarežģīti. Un tāpēc, viņš ir noteikti bagātu vecāku dēliņš, nokritusi no gaisa nauda. Ja man būtu roku izvērsums 6 metri, es arī būtu NBA un tā tālāk, un tu aizmirsti to, cik daudz ir 2-15 spēlētāji, kas nav NBA, pieņemsim. Ja, es visu laiku to sporta līdzību pieliekot klāt. Tas vienkārši ir tāda, man liekas, domāšana, kas balstās arī cilvēka elementārā sevis meklējumā, nepārliecinātībā, bet tā ir nevis nepārliecinātība vārda sliktā nozīmē, ļoti cilvēciskā, kas mums arī gan dzen uz priekšu, gan liek meklēt jautājumus par sevi. Bet tu piekriti tiem 4 džekiem, tie 3 no tiem 4 teikām? Nekas nav uzvaroša formula. Ja es kādreiz naivi arī stājoties toreiz Kultūras akadēmijā, domāju, ka forši būtu atrast tādu, kā tas strādā, un Holivuda un pasaule to vien mēģina. Roberts Makī ir tāds ļoti uzkrītošs rakstnieks, kurš tev 11. minūtē jābūt inciting incidentu. Tas ir tāds brīdis, pēc kura nav pagriešanās ceļa vairs atpakaļ, kad tu esi tagad jaunos apstākļos. Point of no return. Jā. Un tad ir kaut kāda, un tu visu laiku, un tad tās 3 aktu struktūras un pārējais, kas... Un sanāk tā, ka jocīgāk, tad, kad tu esi uztaisījis filmu, ļoti bieži sanāk, ka tieši tā ir. Mēs ar dīvainu sakritību ieraudzījām, ka mums tiešām 10 putni tiešām 11. minūtē nošauj mammu, piemēram. Ja? Bet tikko tu to mēģini darīt apzināti, tad nesanāk. Tā ir schematiski, kaut kas ir schematiski, tas nestrādā. Bet, labi, katrs režisors arī būvē bišķiņ savādāk savas filmas un vispār savus darbus, un arī tagad to Zilbalodi bišķiņ paklausījos, kā viņš būvē savus darbus arī, viņam ir kaķu kaut kādas idejas, pēkšņi viņam ir kaķu tēlniecības lietas, pēkšņi ir kaut kāds plūdi, un tad viņš vienkārši lēnām to visu lipina kopā. Tā nebija tā, ka viņam bija dramaturģija vai schēma vai 11 minūtes. Bet, interesants pēc pastīties traumē, kurā minūtē sāks plūdi un kaķim jāiekāpj iekšā laivā. Kaut kādā plūdi ir ap 11. starp citu. Kurā tu nevari vairs atgriezties dzīvē, kas tev eksistēja pirms tam, makšķerējot ziltiņus. Bet notikums ir ātrāk, tie plūdi, tas pirmais vilnis sākās diezgan ātri, 3., 4. minūte. Jā, saku tā kā, tāpēc es domāju, ka viņi arī par to runā tīri caur skatu punktu pieņem, kā tev ir loģiskā katā, kas ir vieglāk un iespēja, ka skatītājs tev pieslēgsies. Tad šā laikā šie paši nosauktie, cik ļoti tālu viņi mēģina tāds Oppenheimers, piemēram, cik ļoti. Lai gan, Bet tas nav underdogs vispār. Tur jau tā lieta, jā, viņš pats neizvēlās šādus stāstus vispār. Un, tā kā es piekritīšu tam, cik ļoti psiholoģiski pamatojums, kāpēc tas var strādāt, bet schematiski tas neko negarantē. Vienā sakot, ir tas, ko gribu teikt, ka, ja es pareizi saprotu, kad ir vienmēr jābūt ir tai sajūtai, ka tu notiec tam stāstam, un ka tu izstāsti tiešām stāstot, nevis schematiski būvē kaut ko kā rūpnīcā. Jā, tāpēc, ka visu laiku tev jāatrod kaut kas oriģināls. Tu nevari paņemt to, kas jau ir bijis, un atkārtoties pret viens. Tāpēc jau ir tāds milzīgs Holivudas norietis šobrīd,
Jo tad, kad tev ir lielas un bagātas studijas, kuras mēģina visu laiku kalkulēt, kas ir tas, kas sanāks, ja būs šis aktieris, ja būs šī tēma, ja būs pareizies blakus tēli un vēl kaut kas, tad, lūk, tas strādās. Bet tā tas nav. Bet, ja mēs ar tevi panalizētu straumi tagad, mēs arī varētu nonākt pie kaut kādiem 3-4 aspektiem, kāpēc viņi nostrādāja labi. Bet tam nav nekāds sakaks ar to, kas ir taisīts pirms tam, un ko kaut viena Holivudas lielā studija varētu izkalkulēt. Bez nekāda iespējas. Tur ir feelings, tur ir kaut kādas citas vēl maģiskās lietas. Pixārs, kad parādījās Pixārs, arī bija tie, kas gāja absolūti pret jebko, ko Holivuda ir darījusi. Tad, kad Disneys viņus pirka, lai Disneys kādreiz dzīvē atļautos uztaisīt filmu par žurku, kas dzīvo restorānā. Tā kā skaidrs, ka noteikti nē, kas varētu. Un žurka gatavo ēst. Ja? Aha. To var izdarīt tikai tie, kas domā, kas pieslēdzas jau pilnīgi citai pasauli, kas domā oriģināli un kas domā par šo ideju, kā tas var nostrādāt. Nevis šajā schēmošanā. Tikko tu schēmo, tu nekad pie žurkas restorānā netiksi vai pie strāvas kaķa netiksi. Pie žurkas varbūt tu tiksi, jo tu vari izschēmot, ka dzīvnieki labi strādā. Nē, tad kāpēc tad ne tāds dzīvnieks, kas visiem ļoti patīk? Tad paņem mīļu pūkainu kaķīti ar lielām acīm, kurš tagad ievies zivju restorānā ārprātīgu kārtību. Bet es jau, kad tagad tev to stāstu, cik garlaicīgāk tas viss paliek. Tā ir tā kalkulēšana pret dabisko sajūtu, un tagad tev ir tā dabiskā dzirksts, kas nostrādās. Te jau tu gan sāc mēģināt stāstīt pareizi. Tu sāc domāt, kāpēc tev šis tēls piemēram interesē. Tas jau ir tāpat, kā ja es tev stāstīšu kaut kādu atgadījumu. Zini, kā vakar klausies Toms, ja brauca pa ceļu un nokrita, ja tu saproti? Tev nekas nav Vincents vispār nav. Bet es tev teikšu, Toms Skuiņš, kas velosipēdu pārzina tā un dabūja 5. vietu, tu saproti, viņš brauc pēc piena vakar un nokrita. Jo baigi strauši pagriezties bija. Tātad mums iepriekšējā stāstā ļoti pietrūka saprast, kas tas tāds ir par cilvēku, kuram nokrītot, tas paliek interesanti. Tēlu būvēšana, jā. Tā tu nevajag. Tad tu sāc jau meklēt, kā tu to visu izdarīsi. Jā. Un kāpēc tev vispār rūp Toms Skuiņš? Sāks, to. Vispār, jā, tieši tā. Gada sportists, tāpēc. Jā, labi. Un tad viņš varbūt brauc pēc gada sporta balvā, kāds par labāko sportistu šī gada Latvijā. Brauca velosipēdu un nogāžās, jo bišķi pagara, tas strauji pagrieziens. Tā. Ja jūs vēlaties attīstīt savas komunikācijas prasmes, tad jums būtu jāstrādā ar gariem formātiem, no 15 minūtēm līdz pusotrai stundai vai 2 stundām. Tas nozīmē to, ka jums būtu jāizveido savs raidieraksts, jeb podcasts. Tādā veidā jūs varēsiet praktizēt arī ļoti daudz dažādus formātus, jūs apgūsiet izglītošanu, jūs apgūsiet izklaidēšanu, un jums būs regulāra praksa, kas patiesībā ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem labām komunikācijas prasmēm. Lai to izdarītu, jums ir vajadzīga profesionāla komanda, un Latvijā ir šāda komanda. Podmedia.lv tā ir režisoru un žurnālistu komanda, kas veido profesionālus scenārijus priekš podkāstiem, un mēs strādāsim ar jums absolūti individuāli. Mēs nodrošināsim arī visu tehnisko pusi, pielāgosim arī telpas tieši jūsu nozarei nepieciešamiem raidierakstiem. Mūsu mājaslapa ir podmedia.lv. Satiekamies uz īsu sarunu, un mēs jums izstāstīsim, kā varētu izskatīties jau jūsu nākošais raidieraksts. Tagad atpakaļ pie raidījuma. Jā. Kur mēs palikām ar tevi? Kad tu nekam man nepiekrīti, tas ir labi? Man jau patīk nepiekrist tādā ziņā, tad man liekas labāk saruna. Bet tad jau nav jāiet uz to kultūras akadēmiju mācīties. Paldies, šī bija laba atbilde. Vai jāmācās kinoskolā? Tur tās schēmas, man liekas, māca, ne? Nē. Es domāju, ka jebkur nemāca, nekur schēmas nemāca. Man liekas, labākā lieta, ka stāsta variantus un kā citi darījuši, kāds citiem strādājis. Man liekas, ka laba skola tev stimulē vienkārši strādāt, darīt vairāk, eksperimentēt dažādās žanros, cerams dzirdēt labas atsauksmes vai kaut kāda kritikas nopietnas par to, ko tu dari, nemēģinot to kaut kā
ar cukuru apbākstīt. Un ja paveicās, ka pasniedzējs tiešām ir pasniedzējs, nevis kāds, kas ir neizdevies savā sfērā un tikai tāpēc pasniedz un mēģina savus nepiepildītās, neizmēģinātās lietas tagad iestūķēt studentiem. Ja šis negadās, tad kinoskola vienkārši attīsta to, kur tu esi un meklē. Man ir ļoti labs darbs. Boris Frumins man parādīja tādu izcilu veidu, kā strādāt, jo mēs kursā bijām ļoti, ļoti dažādi. Un ja tu redzi kādam stipro pusi, tu strādā, lai to stipro pusi attīstītu, jo kurš būs Dēvids Linčs, kurš būs Spielbergs, kurš būs Streičs. Ko viņš tev mēģināja attīstīt? Uz sevi ir grūtāk paskatīties. Uz mani, man daudz ko viņš man iedeva vizuālajā, jo man nebija šādas vizuālās pieredzes, kas tieši ir tas, kas kādu pārvērš vizuāli labāku. Tā vismaz noformulēt. Arī noteikti viņš man sit ārā naivumu, kas vispār, man liekas, ir ļoti svarīga lieta, kam iziet cauri skolas laikā, jo mums ir kaut kāda mīlas pārdzīvojumi, iekšējie uztraukumi par dzīves jēgu, kas izklausās pašam ļoti dziļi un lieli, bet kas laikam Lauris Gundaram bija tas teiciens par to, ka ja tu uzrakstīji logas pīd skumjš mēnesis, vizuāli, ka tu nofilmē, tas vienkārši ir mēnesis. Kad tev ir jādomā vizuālās atslēgās, jādomā oriģinālās lietās, patiesās lietās, kas eksistē ikdienā, ko tev jāņem no dzīves. Ja tu sāc filozofēt, mēs kādreiz ar tevi bijām Indijā, un es atceros, kā es uz vienu Indijas lūgu biju šausmīgi priecīgs sarakstīt tik smalkas attiecības starp dēlu un mammu, bet tas viss bija vienkārši dialogā, kur visi dziļdomīgi runā. Un tev vajag paiet laikam, lai tu saprastu, ka tas nekas nav. Tas ir iekšējais pārdoms, tā ir literatūra, kas strādā grāmatā, jo tu uzbūvē galvā gan vizuāli to, kas tev notika ar mammu, gan kāds tu pats tur tajā visā bija. Tas nav tas, ko tu redz uz ekrāna. Bet tas pats arī ir runas skolās komunikācija arī to pamana, kad ir cilvēki ļoti grib izvairīties no detaļām un no tādām aprakstošām lietām, bez kurām vispār klausītājs nespēja ieraudzīt, iztēlēt vispār neko. Jā. Un līdz ar to tā komunikācija paliek pilnīgi pliekana, neinteresanta un vispār. Viņiem zem katra tā vārda, ko viņi slēpj, ir fantastika. Ir tiešām ļoti, ļoti krāšņas pieredzes. Jā, bet tas ir tas skaistums, kurā, ja tu to, pieņemsim, pasaki otram, ka viņam ir šī pieredze, viņš var izvilkt laukā, vai ne? Jo citādi, man jau arī, ka tu nejūties baigi pārliecināts kādā kompānijā, gribas ātrāk pateikt, un tad tu izlaidi visu lieko, skolā bija jāraksta sacerējums, un man grūti gāja to komatu likšanu, bet tas, ko tu darīji vasarā. Un es biju sarakstījis visu, kā es biju sporta nometnē, kā Lapmežciemā mēs skrējām, kā es biju pēc tam Garupē dzīvoju, kā kaķis uzbruka putnam, kuru es tur dzenos pakaļ, un viņš izpļāva to putniņu, un tad es viņu baroju ar tārpiem, un, protams, viņš neēda, lika ūdeni, gaidīja, un putniņš izdzīvoja, aizlidoja. Un man bija tik daudz kļūdu, ka lika uzstīt kļūdu labojumu. Un tā kā to tu gribi izdarīt ļoti ātri, tad no viss šī stāsta palika tikai viens teiciens: par laimi putniņš izdzīvoja. Tagad atceros, skolotāji bija tādiem sarkaniem jautājumiem, ko tieši man bija domājis. Tagad tu pazaudē visu detaļas, liekas, ka tev jāsteidzās ātrāk. Es taču jums vienreiz izstāstīju par to putniņu, cik var atkārtoties. Jā. Nē, man Krilovs dzina ārā to, kad es taisīju baigi matemātiskas tos etīdes kultūras akadēmijā. Man viņš teica, atceries visas 16 emocijas. Nav jau tik daudz emocijas nav vai tik maz, bet pat tām viņš mēģināja man iepotēt par tām emocijām. Tā kā katram, man arī bija ļoti foršs pedagogs, tu arī Fromins tev bija, kad tu jau Krilu varēsi strādāt. Jā, daudz ko deva, īpaši aktieru meistarības, nozagāja daudz ko. Lūk, tā kā ir katram ir savs šis stāstiņš. Zini, kas ir par underdogiem? Man ļoti izbrīnīja Stallones stāsts. Rocky? Jā. Droši vien tu zini, ka viņš pats uzrakstīja to scenāriju. Es nesen to tikai uzzināju no viena arī no podcastu klausoties, kad viņš beig kārpījās par to savu aktierisko lietu un pēkšņi saprata, kad ir Klaus uzrakstījuši pats savu scenāriju un nopārdošu. Un izrādās bija labs. Kādā tās kino, tur viss tās organizācijas cīnījās par to Rocky scenāriju, ka tā jātais. Viņš teica, nē, es būšu galvenajā lomā.
Tas man liekas, un tad, kad tu skaties tagad to viņa trenēšanās, to skrējienu, to, kur viņš, es taču esmu sagatavojies, ziņš. Parādīs epizodi, ko neesmu redzējis. Jā. Kā tu atrok tas epizodis? Nav ne jausmas. Es ceru, ka kaut kā mēs jau uz 5 sekundēm uzliek, tad varbūt, ja es runāšu pa virsmu, tad varbūt nesapratīs algoritms, ka tas ir šis gabals. Skaņu izliek. Nu nē, bet viņi taču ir forši. Agrā rītā, kad saulīte iespīdējās iekšā, sagaidīja vilcienu. Kur ir dūmi brīnišķīgi, viņš to dara 6. Šis labs kadrs. Kur tev uguns kontrastē ar debesīm, viņš to dara ļoti agri, viņš zina operators, kā tam ir jānostrādā arī vizuāli. Viņš ir īstajā vidē, kas tajā brīdī arī kaut kas ļoti īpašs, un viņš pats tur ir bijis. Viss apģērbs ir patiess. Bet tagad skaties no tāda viedokļa, ka tā ir viņa pirmā filma. Ja viņam nesanāks tā filma, nesanāks galvenā loma, tad viss būs izgāzies. Un tāpēc viņš tagad skrien nevis kā Rokijs, bet viņš skrien kā Stallone. Viņš sit pa to bumbu kā Stallone, kurš cīnās par savu karjeru. Bet tā tas arī ir. Mākslinieks. Nu, bet, come on. Pumpējās kā Stallone arī. Nu, bet tā ir taisnība, tā taču ir. Nē, nu, protams, bet... Man nepatīk, viņš skrien daudz foršāk. Vai garais. Šitas te, man liekas, kadrs ir tās, kur, ja tu tā aizdomājies par to kapāšanas, to sajūtu. Bet smuks kadrs kuģī aizmugurē, braucošu mašīnu droši vien, vai ne, ar kameru. Kontrastī. Nu, pasties, nu, super. Bet, vai šai brīdī, noteikti, ka Stallone ņemot vērā, ka viņš ir tāds, aktieris uz septītnieku, teiksim. Protams, ka tā viņa motivācija to darīt šoreiz noteikti nav bijis traucēklis, bet tieši otrs tu jūti to viņa milzīgo darbu un vēlmi to izdarīt. Bet, vienlaicīgi Holivuda, nevajag aizmirst, ja viņš tā šitā lēkāt, pieņemsim, 2:00 dienā saulainā laikā, šis kadrs pie visas skriešanas iztītos ne pēc kā. Kāpēc? Vienkārši tā būtu tāds ļoti gaišs, pārbliests, saulains, priecīgs brīdis, kurā viegli iesvītas pusmūža vīrietis lēkā. Bet tas ir... Te tev pasies kāds igliņa, kāds tev ir, kas pa skaistu attēlu, katrs no tām ir bilde. Nu, labi, pietiek Rokija, neskatīsimies vairāk. Jā, bet, protams, vēl viena lieta, kas ir jāsaprot. Tie, kas ir izsitušies Holivudā, viņi ir izgājuši ārprātīgai konkurencei cauri. Tur ir milzīga mašīna, un šie ir labie gadi Holivudas, kurā ja tu esi uzrakstījis labu scenāriju, saprot, ka tur nav vēl joprojām. Ir ļoti daudzi, kas mēģina atrast labu scenāriju cerībā, ka būs laba filma. Nevelti mēs dzirdam par ļoti daudziem, kas ir 15 gadus, 10 gadus scenārijs ir fonā kaut kur bijis, kāds ir meklējis, kas būs piesaistījis finansējumu aktierus. Jo tur ir tas viss pamats, ka tu kā scenārists vari uzrakstīt savu stāstu un tad jau doties uz priekšu. Tā ir kaut kāda lieta, kas mums savukārt Latvijā īsti, es neesmu baigi dzirdējis. Mums nav neviens Rokijs pie apvāršņa. Ļoti grūti kādam uzrakstīt scenāriju, kurš nav režisors, un ar to scenāriju kaut ko iesākt. Jo kāda ir varbūtība, ka tu uzrakstīsi scenāriju, kuram ir jāsakrīt ar to pašu režisoru galvu, kuram pēc tam vēl piešķiks naudu. Vienkārši vai kādu, kuram patīk hokejs, un uzrakstīt scenāriju par latviešu bronzas stāstu. Kam tu dos viņu režisoru? Vai tev? Kādi 15 cilvēki man ir par to jā, to teica, jā, kad viņi izcīnīja bronzu. Ka vajag filmu? Protams, principā, kā notiek ar lielais sasniegums, tā man kā cilvēki pasaka. Tā kā piedāvāt, jā? Nē, ka vajadzētu obligāti tagad par šito, tad par 5. vietu basketbols pasaules čempionātu. Tad, katru reizi man pārsaka atbildi tāda, ka man jāpabeidzot tā filma par Naumavas uzvaru Eirovīzijā, un tāda vismaz. Ziņš, bet ritīgi vajag to Eirovīzijas stāstu. Domāju gan, Marija Naumava. Kā mēs visi skatījāmies. Bet ritīgi mēs vēl joprojām atceros. Es to pagaidu. Es tagad vēl iztēlē redzu to kleitu. Vai paņemsim pauzi? Nē, bet labi. Bet 2001. gada hokeja stāsts Irbe raudošais. Lielākais stāsts no tā ir Irbe, kurš neaiziet uz padomu izlasi. Tas, ko mēs neviens sportists šobrīd, un tāpēc man, piemēram, šīs bronzas medaļas un vēl kaut kas liekas salīdzinoši nekas, pret lielajām izvēlēm, kur tu tiešām ziedo sevi. Un Artūra Irbes stāsts
mirklī, kurā viņam barikādēs pajautā, tu taču nebūsi PSRS izlasē. Un tad mēs saprotam, kam to jautā, to prasa cilvēkam, kurš māk dzīvē vienu lietu spēlēt hokeju, kuram, ja viņš nespēlēs hokeju, viņa treneriem ir beigusies karjera, viņš ir viņiem sabojājis, saviem vecākiem sabojājis karjeru, viņam pašam, ko viņš tagad darīs, ies kaplēt bietis, bet viņš ir gatavs riskēt ar visu. Tajā brīdī, ka mēs tad esam iegājuši kaut kādā kapitālisma dīvainās sajūtās, kur vai vienam ir 16 miljoni vai 2 miljoni sportistam, vai tu nevari riskēt ar kaut ko vēl vienu nākamo kontraktu, cik nožēlojams ir šīs izvēles pret to, kas bija Artūram Irbem. Un tas, protams, hokeja stāsts ir numur 1, un es domāju, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tad Latvijas izlase hokejā tika tik ļoti atbalstīta visus tos gadus, jo tur bija izcils piemērs tam, par ko tu spēlē, un tas ļauj piedot ļoti daudz ko citu, kas notika hokejā, protams. Jā, es tā nebiju, bet tā skatījies uz to notikumu, bet patiesībā ir vajadzīgs tas viens cilvēks, kam mēs sakojam, tad tas Irba varētu būt tajā stāstā. Ko viņš ir gatavs ziedot visu, un ne tikai sevi, vēl savus tuvākos. Kādam tur ir jābūt? Kāpēc mums ir 2 basketbola filmas, neviena hokeja filma? Zin kā basketbolistiem pāris kā izglītības ir, un labi, joks, jā. Kā 2 basketbola filmas? Zini, kā mums ir vienkārši nav filmu, ņemot vērā, ka mums ir tagad jau 35 gadi. Mums nav aktieri, kas māks lidot, gribēju teikt. Noteikti ir, bet 35 gados mēs esam, ir kaut kāds tāds dīvains mīts par to, cik daudz mums ir vēsturisko filmu bijuši. Nav. Mēs savus nopietnos notikumus, nopietnos stāstus neesam praktiski izstāstījuši. Latvijas kino ir bijis tik ļoti maz naudas, mēs esam paši mazi, lai atpelnītos kādreiz tas šeit. Visi poļi, pat, visi tuvākie somi, viņi ir izstāstījuši krusti, šķērsu, katru nopietnāko izvēli, notikumu. Par visu šo vajag filmas, bet nav pienācis laiks, nav bijis, kas to izdara, jo katru tādu darbu, piemēram, uzņemoties, tagad gribot izstāstīt par TTT, tas ir... es paņemu 6 savus dzīves gadus un esmu gatavs nevis to nofilmēt par to mazumu naudas, kas ir pieejama, bet vēl katru dienu cīnīties par kādu atbalstu, par kādu sponsoru, cerēt, ka man tur ir, depo LMT vēl, kuri varētu mierīgi netērēt uz šādām filmām, bet vienkārši paši pelnīt savu naudu, principā cerēt uz vienīgiem latviešu uzņēmumiem, kas Latvijā strādā, kas grib atstāt šeit kaut ko, sev spiest, iestāstīt, runāt, nepadoties, izdomāt velospēdu, nepārspīlēt no jauna, lai mēs varētu kaut ko nofilmēt, kas var konkurēt pasaulē vizuāli. Jo nemazāk, neminimizējot tur animāciju, ja, bet ir kaut kādas elementāras lietas, kas vienkārši maksā. Kaut vai man piemērs par Kalevu filmu no Igaunijas, kas viņiem pagājušo gadu iznāca un ļoti veiksmīgi bija. 500 000 izmaksā piezīmēt arēnās skatītājus. Tas maksā 500 000, bet ko viņi dara? Režisors iet un normāli filmē to, kas viņam jāfilmē. Mēs savukārt visu laiku mēģinām izgudrot velospēdu no jauna, jo mēs zinām, nav 500 000. Un es tāpēc nesalīdzinos ar Ameriku, kurā līdzīga epizode tur maksā 10 reizes vairāk, ja? Bet, 10 vairāk kā 10 reizes. Un es runāju par kādiem tuvākajiem kaimiņiem, un tātad es esmu gatavs šos gadus cīnīties, darīt, jo man liekas, ka to vajag. Kad pienāks nākamais, kurš gribēs tā cīnīties un uztaisīt to lielo stāstu, nevis kā arthausu, bet kā tiešām stāstu, tas ir jautājums. Pirms tam Grauba Rēķi riktīgi darīja, un Rēķis vēl joprojām Grauba turpina mēģināt izstāstīt šos stāstus, bet nav jau, tas nav viegli, tas prasa daudz, un tu visu laiku kaut kur tu mēģini atrast veidu. Bet Latvijā tā ir, ja tu esi kultūras darbinieks, vismaz labi, es arī, kā teātri vairāk darbojos, tev ir, tu pieņem lēmumu, ka tu visu laiku būsi tajā, tajā lūdzošajā lomā, tajā tēlā. Vārds lūdzošais bišķiņ ir intonācija, ja, bet... Principā, pieņemot lēmumu kļūt par režisoru vai par teātra direktoru Latvijā, tu automātiski pieņem lēmumu staigāt un visu laiku pierādīt to, ka tev vajag papildus finansējumu, lai tu uztaisītu kaut cik normāli sakarīgu darbu.
Tas ir kaut kas tāds. Vienlaicīgi, protams, arī tikko tu strādā ar tiem Latvijas uzņēmumiem, visi jau saprot, kāpēc to vajag. Kā tad tu vēl ietekmēsi, kā tu vēl audzināsi, kā tu vēl iedosi kaut kādu veseļu putens iemāca par vēsturi, par kas bija strēlnieki. Ir ļoti grūti to izdarīt bez kino. Kino vēl joprojām ir milzīgs masu, spēcīgs līdzeklis, kas tev ļauj ātri identificēties, ja tas darbs nostrādā, izdzīvot kādu vēstures posmu, un kopš tā brīža jau viņu redzēt kaut kā savā galvā savādāk un sākt uzdot sev jautājumus par tiem un kaut ko sākt jau nodefinēt. Tas kino efekts ir ļoti spēcīgs, un, protams, saku, tie, kas to naudu dod, viņi jau saprot to visu. Jautājums ir, cik viņi paši var kaut ko atļauties, jo viņiem jau pašiem ir izdzīvošana, un pēc tam izaicinājumi par vienu, otru, trešo. Īpaši šobrīd, kurā praktiski visi Latvijas atbildīgākie uzņēmumi milzīgas savas peļņas daļas dod Ukrainai, kas ir ļoti saprotama, un es saprotu viņu pieejami, ka, ja Ukrainā nebūs viss kārtībā, tad vispār kāda jēga mums te kādu projektu vispār iesākt. Bet tas nav tas, ko dara, piemēram, vairāk ārzemju uzņēmumu Latvijā. Un tā ir man liekas, kaut kāds viens brīdis, kur atkal mums ir jābeidz, es pat nevaru kaunēties, bet tieši lepoties un kaut kā pacelt augšā to, ko mūsējie dara. Un tā ir tā mazā izvēle, vai tu... Jā, tev varbūt tuvāk ir šis veikals, bet tu aizbrauc uz to veikalu, jo tu zini, ka tomēr tas paliek Latvijā. Tev ir tie divi produkti, kas ir tās divas maizītes mājās. Tev viens ir no Polijas, otrs no Latvijas. Zini, tu tomēr paņem to Latvijas. Un kā liekas sīkums, bet beigās jau tas savācās. Un kādreiz es atceros, man bērnībā likās, bija tāds kaut kāds izvēlies Latvijas preci, bet tad kaut kā viss sabijās, man liekas, ka neapvainojam Eiropu vai vēl kaut ko. Bet šo vajag atgriezt, jo tās mazās praktiskās lietas, piemēram, tu dzīvo Latvijā, ja kāds ņem runas kursus no tevis vai no kāda ārzemnieka, absolūti maina, vai viņa nauda ir aizlidojusi prom, vai viņa ir palikusi šeit, jo tu jau var to saņemt to naudu, tāpat nokāp šitien lejā un paēd vietējos beigaļus, ko taisa jau cits čalis, vai ne? Tur es neēst. Tā nepatīk būtiņā caurumu izgriezt. Nē, tas ir... Jā, tas ir... Nē, nekādām vērtībām jābūt dzīvē. Okay. Es tieši gribēju uzdot tev ļoti dziļu jautājumu, bet pēc bēgļiem tur izklausīsies dīvaini. Bet labi, vienalga, neskatoties uz to. Svarīgs jautājums, patiesībā, ko es arī pats par to domāju, ilgi un sāpīgi, cik ilgi tu stāstīsi stāstus, cik ilgi tu vēl būsi kino, cik ilgi Dzintars Drēbergs cīnīsies vai darīs to? Ļoti viegli atbild. Nē, man ir ļoti viegli viņiega. Nopietna un matemātiska. Man ir divas atbildes. Labi, pēc tam emocionālo versiju. Nē, sākušu ar tomēr emocionālo versiju. Emocionālā versija, man liekas, ļoti vienkārši ir plašplēsītā frāze par to, ka vai tu Latviju dzirdi. Ja tu Latviju dzirdi, ja tu jūti, kas tagad ir, tik tālu var taisīt filmas, tik tālu var taisīt mākslu. Ja tu jūti, kas ir tas, kas sāp šobrīd, kas sāpēs pēc brīža, tad to var darīt. Ja kā tikko es sapratīšu, ka es vairs nedzirdu, sāku kaut ko vienkārši darīt, jo tas laikam strādā, es to beidzu darīt. Bet savā prātā es esmu par tas otrā savukārt ir tā racionālā, matemātiskā un, teiksim, arī veselības un fiziskā. Es gribu uztaisīt kopā 4 filmas. Viena ir, tagad ir TTT, un vēl 2 filmas uztaisīt. Un es zinu, kas tās ir par filmām. Es gribu uztaisīt, nākamais būs par Leģionu, par Kūkzemes katlu, un es gribu uztaisīt Lāčplēsi. Un, ja šīs 4 filmas būšu uztaisījis, es teikšu, jutīšos brīnišķīgi par to, ko es esmu, un uztaisīs no visa spēka, netaupot sevi nemiekli. Es būšu ļoti, ļoti priecīgs par to, ko es esmu, mirkli, kad stājos kino, kur es esmu nokļuvis un ko es cerams esmu atstājis pēc sevis. Pēc tam es esmu diezgan pārliecināts, ka spēki nebūs vairs ķerties klāt vēl vienam tādam ārprātam. Jā. Cik tev būs gadi, kad nāks ārā Lāčplēs? Reiķinam vēl 12 klātduši. Nē, tik traki, kāds 10 jau duši. Bišķiņ ātrāk tagad sāks, jā? Tagad 10. Tagad ir vieglāk, jo viss jau notiek, scenārijs rakstās un ideja ir skaidra. Un šo spēku atgriezt, kas mums ir bijis tieši Pumpura eposā un cik daudz viņš tur ir iekodējis no Latvijas folkloras, mitoloģijas, no pasakām, no daudz mūsu
spēka, kas ir bijis, ir tieši šis tas oriģināli avots, uz kuras balstos, un viss dabas spēks, un cilvēku tikumi, un kas ir interesanti, tas, ko viņš kodē jau pumpuru laikā, pumpurs Lačplēs rakstot, jau ir pilnībā viens pret viens izmantojams šodienā, tā kaut kāda ļaunuma nepieņemšana, tā savukārt savas izvēles, ko tu dari, ka tu jūti, ka ir ļaunums. Es domāju, daudz no mums bija ļoti sagrauti brīdī, kad Krievijas uzbrukums notika, un tad tas vienkārši grāva psiholoģiski, garīgi, ja tu saproti, ka tā pasaule, kur tu esi cerējis, kurā tu dzīvo, ir pavisam savādāka, un kā ar to sadzīvot, un pavisam noteikti ir variants viņu izlikties, ka viņi neeksistē. Paslēpties savā alā un cerēt līdz pēdējiem, ka tas uz tevi neatieksies. Ir variants, kur tu vari šausmīgi pārdzīvot, tādējādi iznīcinot sevi, bet pavisam noteikti Ukraiņiem ne silts, ne augsts no tā, ka tu sēdi un pārdzīvo. Pat ja tu sūti skaistas domas kosmosā, tad ar to nepietiks tikai. Tur vajag tev arī saglabāt savu prātu. Un šis ir tas mirklis, kā izdzīvot, kā būt spēkam šajā brīdī, kā palīdzēt sev, savai ģimenei, apkārtējiem, tas viss tur ir iekšā. Un kā tu vari būt tas paraugs? Grāmatu arī rakstīsi? Kādu? Nē, droši vien, ka nacionāli patriotisku vai par nacionālām vērtībām. Grāmatu? Jā, grāmatu. Bet tu taču raksti scenārijas visām savām filmām. Starp citu, tā ir diezgan sarežģīta lieta vispār uzrakstīt scenāriju, un tu raksti pats. Man ļoti nepatīk. Es tevi saprotu. Nē, man ļoti, ļoti patīk atrast pareizes vizuālas lietas, detaļas, vēl visu, kas stāsts, bet tos skeletu salikt, lai visas līnijas, kas sākumā atrisinās, aizved līdz beigām, lai emocionālais piepildījums un filmas nozīme parādās beigās. Tas ir liels izaicinājums, jā, un es ļoti gribētu atrast cilvēku, ar ko es sadarbojos, un to daru. Džeims Kamerons, man liekas, arī kaut ko raksta. Džeims, jā, bet viņš zem ūdens visu laiku sēž un grūti sazvanīt. Kāpēc zem ūdens? Viņš tur zem ūdens to Titaniku meklē visu laiku un vēl visādi braukājās. Viņam taču vēl pāris avatāri jāpabeidz. Jā. Viņam ir vēl pāris avatāri. Tad, kad viņš man lūgs ieteikums, kā uzlabot tomēr trešo avatāru jau pa otro, viņš arī nav līdz galam apmierināts, tad es piekrītu pajautāšu, ko viņš pa Lačplēs domās. Bet tā problēma, kāpēc tu nevari atrast to līdzdomātāju, ir tas, ka tās tēmas, kurām tu filmēs, ir dziļi latviskas tēmas. Nē. Tāpēc, ka nav profesionāļu, lai cik tas brutāli izklausās, jo ir dramaturgi teātra, ir ļoti labi rakstnieki. Scenārijs ir cits dzīvnieks, viņš ir nežēlīgs. Tev ir jāsaprot, ka tu esi tas pats kā komponists, kā aktieris, kā gaismotājs. Kā aktieris arī viņš atnāk notēlo pirmo parāda savu performanci, jā, un es kā režisors saku, nē, nav, tomēr šis cilvēks ir daudz drosmīgāks, vai daudz asāks, vai vēl, un varbūt 15 reizes aktieris pie tā, cik viņš ir izcils, cik man tagad bija Agnes Budovska, viņa vienkārši izcila no pirmā līdz pēdējiem dublim, bet nē, es gribu kaut ko vēl no viņas spiest, jo es redzu kopējo bildi, uz kuriem tam ir beigās jāizved, un scenāristam ir tieši tas pats, viņam ir jābūt gatavam atlikt savu detaļām izstrādāto asprātīgo scenāriju nomainīt par 90% tikai tāpēc, ka režisoram kaut kas nestrādā, lai saliktu to gala filmu kopā. Bet, ja tu esi grāmatu rakstnieks, cik ļoti grūti to ir saprast, jo tu esi pabeidzis izcilu grāmatu. Un neviens jau nesaka, ka tāda filma arī var būt, kā tas scenārists ir uzrakstījis, bet tas nenozīmē, ka tā ir tā filma, ko grib filmēt režisors, kas to ir uzrunājis. Un te redz, tā ir tā pasaule, kas eksistē savukārt Holivudā pretējā. Tu vari būt scenārists, kas ir uzrakstījis, lūk, tev ir šis, un tad režisors izlasa un saka, nē, šis nav mans. Cits režisors pasaka, Haidī, Forests Gumps ir tas, ko es gribu, vai ne? Un tā ir tā realitāte, un ja tu esi profesionāls scenārists, tu jau arī to vien dari, vajadzētu būt. Man tagad bija sadarbība ar Francijas Klāru Rojeru, tādu scenāristi, kam ir Oskars, Kānu uzvarētāji, kā viņa strādā pie manas scenārija šai TTT filmā.
Un paralēli viņai ir 3 seriāli, viņa pabeidz 1 vai 2 Disney filmas, un tev ir, tu visu laiku raksti un dabūni atgriezenisko saiti ar to, ka tu redzi to uz ekrānu, tu redzi, kas strādā, kas nestrādā, tu esi profesionāls savā nozarē. Tā kā Lolita, ko es saku par profesionālu, viņa nepārtraukti raksta filmu mūziku. Diemžēl šajos apstākļos, lai cik izcils ir Tigulis vai Zaļupe vai Siemens, kuriem visiem es gribētu strādāt. Nu, tā ir viņiem tomēr salīdzinoši reta iespēja uzrakstīt šo filmu mūziku. Un tas, protams, daudz ko maina. Good point. Tas ļoti labi, ko tu pateici, kad tev ir praksē tā realitāte, kur tu esi to darbu radījis, viņi uzreiz tev dod atgriezenisko saiti, un priekš tevis kā priekš mākslinieki tas pats svarīgākais, vai tu vari saprast, vai strādā vai nē. Un aktieriem tas ir tieši tas pats. Ir vislabākie aktieri, kurus es saticu, viņi tāpatās vienā brīdī uztraucās, vai šis nav kaut kas nepareizi. Bet savukārt man bija tagad tas Artūrs, aizmirks uzvārdu, Emiliānovs, es vienmēr saku, bet viņš nav. Tāds, bija tā 9. rota Krievu filma, super blockbusters, kas viņiem bija, un viņš ir momentāli pameta Krieviju, viņš ir viens no ienīstākajiem cilvēkiem, jo to tāda lielā zvaigzne vienkārši pasūtīja Putinu 5 mājas tālāk, un ļoti, un arī atstāju ģimeni, vienkārši viņam nebija tas viss pieņemams, un viņš ir manā filmā. Un viņam ir 60 filmu pieredze. Brīdis, kad viņš kaut ko dara, viņam iet cauri visas izvēles, ko viņš ir darījis, un ka šādi arī var, un tas izies cauri, vai arī, kas man tagad bišķiņ pietrūkst šajā brīdī. Bet tas ir, tie ir tāds kaut kādas limitācijas, bet vispār neliecina, ka visi manis nosauktie tie latvieši, viņi ir pasakai, pareizos apstākļos būtu viena no pasaules labākajiem. Tas bija tas Džeks, kurš arī TTT filmāja, tas treneris no Krievu treneris? Jā, viņš ir čekists. Jā, čekists spēlē, jā. Viņš arī filmēšanas laukumā izstaroja pārliecību. Jā. Bet Ārtums Krastiņam arī tas pats ir. Kad viņam vienkārši pasaki kaut ko pamet lieliem arī Latvijas aktieriem, arī no JRT, viņi uzreiz tā kā iekšā tu redz, kā tas zobratiņš tik, šo pamēģināsim. Meklējam, jā. Un galvenais, kad ir, un arī tā meistarība ir izdarīt precīzi tieši tā. Tā ir tā starpība starp studentiem un jauniem aktieriem pieredzējušiem, ka jaunie tomēr kaut kur, tā kā pa grāvjiem driftē, tur, un tad kā režisors gaidi. Jā, bet tas jau arī normāli, kad tu attīsti savu kraftu, savu amatu, tomēr tu sāc ar tādu lielu rast, tādu baļķīti, ko tu mēģini iestūķēt tajā atslēgas caurumā, un tad viņi lēnām piedrās tā, lai kamēr viņš būs smalkāks, un jo smalkāks būs, jo smalkākā zobratiņā trāpīs. Un tad, kur vēl tas režisors vēl nevar baigi precīzi nodefinēt, kurā zobratiņā viņš grib trāpīt, tad tas viss salikums ir tāds. Bet tas nozīmē, ka viņi galvā arī ir režisori, tie labie aktieri. Ka viņi spēja to visu izdarīt, un tā māksla ir redzēt sevi tā kā no malas arī, kas ir gan izneiespējami. Es domāju, ka viņi nav režisori, es domāju, ka viņi tiešām ir aktieri. Tas tāpatās kā komponists ir labs komponists, viņš labi komponē, domājot kopējās filmas kontekstā. Tas ir labs aktieris, domā kopējās filmas kontekstā, gatavs mēģināt darīt. Viņš jau, es domāju, nedomā par to, kā viņa tēls ietekmēs tagad kaut kādu tēlu no paralēlās epizodes. Nē, bet viņš nedomā, bet tā gaumas tēma tagad atkal ir tie aktieri, kuri, man liekas, ka kopīgās filmas kontekstā būs forši, ka es sākšu tur kliegt un bišķi tādā mākslīgā balsī sākšu kaut ko tur parodēt, un mēs visi no malas redzam, ka tas ir ārprāts. Tur es tomēr visu laiku vainošu režisoru, jo tas ir tavs uzdevums savaldīt dzirgu un kāmīt un nolikt viņus abas vienā. Nē, ir režisori, kas saka, vienkārši tas ir, ja es to pilnībā piekrīt, mans uzdevums ir nomainīt aktieru pret labāku. Arī nav sliktākais, godīgi pieejams. Es redzu, ka castings ir viss. Castings ir tas, ja tu atrodi. To es esmu jau kaut kur teicis. Man kā bija tas kurs, kur tu man ļāvi iesaistīties un nākt skatīties, kā Krilovs strādā, kur bija gan Ilzes Čuzule, gan Inga Apina, gan Siliņa, gan Mārtiņš Mējers, izcils kurs tomēr bija. Ko tu nāc skatīties toreiz? Tāpēc, ka tu tur arī biji un režisēji, un man tā visa pasaule bija ļoti interesanta, un es mēģināju nākt uz kodiem visiem taviem, principā, darbiem un skatēm un visu kaut ko tādu. Tā, jā, bija tāds laiks. Ko tu atceries? Es pat neko neatceros. Ļoti daudz es atceros, jo tā man bija, tāda pirmā pieredze pēc kaut kādas ekonomikas un pasaules, kurā man nav māksla bijusi vispār tūmā, un pēkšņi kaut kāds gaidotu Godo tiek taisīts, kurā es sevi skatos, kas tur notiekās,
Un cik tie, un vienā brīdī sāc redzēt, cik tie aktieri ir dažādi, ka Mārtiņš Mējers var būt šausmīgi jautrs, un tad vienā brīdī viņā ieslēdzās tāda sāpe, kur Krilovs pēkšņi vēl kārā un saka, Mārtiņ, redz, cik tu esi dziļš. Tas Algeko, jā, ka var visādi. Un tas koks jau vispār bija izcils, un tur Vimba un kas tik tur bija. Tas bija masku posms, mums laikam gaidot godo bija masku etīdes. Visi aktieri ar maskām, kad māca aktieri trenēties bez sejas, pastāstīt stāstu. Jā. Un tad tas gāja līdz beigām, tas Selinger, tad ņēmāt, es neatceros, ko. Vai Vani gūtu kādu no šiem draugiem. Jā, pareizi bija tāda lieta, ka tu nāci. Jā, teātris skatu pēc tam bija ar saviem, kur tu biji uztaisījis Don Kihodu, un cilvēki brauc laivā un teica, reku pingvīniņš. Ak, Dievs, pareizi. Ingus Kniploks toreiz vēl bija lielisks. Nu, viņš vēl joprojām spēlēja Ingus Valmieras teātrī. Pareizi tie pingvīniņi bija. Tas bija vienkārši kādā mēģī. Nē, izrādē, tu bija atstājis pingvīniņu. Ārprāts. Tas bija lielākais murks vienkārši ever. Vienkārši man jau Mārķi Imel teica, Dons Kihots kā pirmā izrāda režijā nav laikam labākā izvēle. To viņa man pirms rādē teica. No otras puses, tu aizbrauc uz Maskavu un pirmā izrāda bija Krēņins. Tādā ziņā tu jau nesāc ar mazām lietām. Nē, labi, to man vienkārši iešpricēja, iedeva taisīt. Bet labi iedeva. Tens nav mazais bērns. Bet forši, bet laba luga bija. Ļoti labi, tu biji uztaisīt. Paldies. Jā, vēl tagad atskaus šrederētāji. Kas? Šrederētājs. Papīrs malcinātājs tas ir. Jā. Jā, pareizi. Un tā visa mazā zāle bija pilna, izrādās ar papīra putekļiem. Fakši. Visi klepinājās. Tu gribēji Krievijas iedzīvotājiem tos putekļus iebarot iekšā. Tu vilti nekstā. Jā. Nav svainīgs. Nē, tur Suhānos. Bet vispār kopš tā laika man ir mīlestība pret sadzīves tehniku. Man ir vismaz kaut kādi 4-5 darbi, kur leduskaps ir uz skatuves. Demoni izrādē tomēr ir printers, kas dzīvojās pa skatuvu. Katram savs. Kad saka, elektroniski dzīvot neaizliedz. Es tāpēc šodien iešu uz Kairiša Šekspīra mēģinājumu. Labi. Lai kas tur arī būtu. Nofočēlēts Instagramā un kaut ko tādu uzrakst, tādu nepatīkamu. Kā parasti es to daru. Ak, Dievs, kā tālāk. Nē, bet Kairiš man patīk, starp citu. Kas ir pēdējais, kas tev patikusi? Pēc Spīdola bija. Viņa Spīdola bija. Jā. Man patīk. Jā. Viņam ir notikums uz teātra skatos, ka viņš uztaisīs, es jūtos, ka es esmu aizgājis uz lielu notikumu, un man tas ļoti patīk. Jā, viņam ir kaut kas tas episkais. Viņam kaut kā viņš pats tāda ar to vērienu un to episko, un pēc operas viņš bieži taisīs ir. Viņam ir šitas te. Bet es atceros, ka kaut kāds bija viens melnais posms, tas bija nacionālā, viņš laikam bija mākslinieckais vadītājs. Ko tu smīni? Ko? Nedrīkst teikt? Ko? Nē, es saku, Kairiš labs ir, Kairiš forši. Vairāk jau pietrūkst, ka tu sāks atkal taisīt. Tomēr es traumēju, man vēl joprojām ir top izmēr. Man nāk arī tagad pēc Makbeta operā nāk cilvēki klāt pēc pirmā cēliena un saka, tomēr tavs pirmais darbs bija labāks. Es domāju, pēc šīs manas filmas to daudz dzirdēšu. Jā, tu esi Vēseļa Puteņa režisors tomēr. Nē, kā citi. Viss jau ir sākumā, kad tu taisi uz grāmatu, cilvēks salīdzina grāmatu, tad, kad tu taisi pa jaunam, visu salīdzina ar iepriekšējo, arī negribi, un mēs to daram gan Tarantino, gan Wesam Andersonam, gan beauty režisoram. Tas ir cilvēciski normāli. Cik tev godīgi kaut ko pasaka, tas ir arī interesanti vienmēr. Un, tā ir tāda normāla lieta. Man Jānis Streičs par šito teica, ka, lai noteikti nākamo filmu pēc Puteņa taisa tādu piezemētu mazu notikumu vienā vietā, lai tu momentāli sevi atdali no tā, ka tu biji šādi un šeit ir pavisam savādāk. Jā, jo viss skatīsies otro sēriju. It kā Vēseļa Puteņa otrā sērija. Jā, man jau patīk otrā sērijas, teikšu, kā ir, bet zināmā, manī neeksistē šāda pieņemta strateģisku lēmumu. Es tiešām objektīvi skatoties, ja dzīvē uztaisīšu 4 filmas, tas ir labi. Man viņās mēģināt uztaisīt kaut kā, kad tik viņa katra būtu pavisam savādākā, no sevis neaizmuks. Man būs prieks kaut vai tieši to savu skatījumu viņās 4 parādīt, kas tomēr
ir savādāks. Un tāpatās jau katrā filmā pieliec kaut ko citu. Piemēram, šajā man ir flashbacki, paralēlās līnijas, daudz lietu, kas vispār neeksistēja, pieņemsim, putenī, kas vienkārši man bija ļoti interesants un bez kurām es zināju, ka šo stāstu nevar izstāstīt līdz galam. Un tā jau ir tā, man liekas, visgrūtākā lieta. Ja paņem kādu lielu konceptu, arī tas, ko es saku par to TTT varano un par to pretošanos, kas tajā brīdī, bet tam visam pamatā ir ļoti cilvēcīgs. Mums tam nezināms stāsts par to Dzidu Krāmiševu, kas principā apčakarē visu PSRS, sasniedz savus mērķus tā, ka viņi ir paraugs. Ideja ir skaidra, bet tagad kā šo visu ielikt tajā 1,5 stundā līdz 2 stundām? Tas nav seriāls, kurā es varu lēnām uzbūvēt, kāda ir šī mazā meitene, kāda viņa ir jaunībā, kā izsūtīšanas atstāja iespaidu uz cilvēkiem. Piedod, ļoti labi tēma seriālam. Es domāju, ka ir vairāki stāsti, kuri ir izstāstāmi tikai seriālos, īpaši tad, kad tev ir tāds dzīves gājums, un katrs posms ir ļoti daudz ko mainījis. Bet redz, tas ir žanrs, man ir jāmēģina atrast veidu, kā to izstāstīt filmā, un man tas izaicinājums patīk, jo man vēl joprojām laikam pat patīk vairāk skatīties filmas, tāpēc, ka viņas tajā īsajā posmā man tomēr uzbūvē tādu pabeigtu pasauli, kurā es esmu bijis, es esmu iedziļinājies, es esmu kaut kam izjūtis līdzi seriālus es vienā brīdī vienkārši baudu, forši tā kā šokolāde, apēdīšu vēl vienu gabaliņu. Tad vēl kādu brīdi apēd vēl tādas 3 tāfelītes, kuras jau tu zini, ka pietika jau ar to pirmo, bet tu gribi apēst vēl 3, jo tu pazīsti šos tēlus. Bet nevienā no Dreiberga Quattro nav mūsdienas. Tu visur ej, tur Lāčplēs, tur tas arī būs īstais Lāčplēs, tā kā Pumpuši to rakstījis, tā kā Smagi zobeni, vairoks, tur vispārējais. Atrad jau galveno lomu, kas spēlēs? Nē, vēl nē, lai viņš piedzimst. Viņš iestājā, lai tas, kas nāks pa Lāčplēs tagad, nolēm stāties aktieros, vai pat nenolēm stāties, bet gatavojas castingam. Lai viņš sāk darīt to tagad. Šis labs. Jo es tā gribētu Jākabu Reini, piemēram, atgriezt 20 gadu vecumā, es pat taisno viņu ņēmu uz Lāčplēsi. Bet kino ir nežēlīgs, tev ir īsts brīdis, ka tu trāpi loma, vecums un pārējais. Man Jākabs Reins visu laiku asociējās, viņam 22 ir. Viņš ir izcils, man viņu ļoti patīk strādāt, viņu absolūti viens no mīļākajiem maniem aktieriem, un es viņu gribu filmēt visu un vienmēr, bet tāds, jā. Bet labi, atbildot uz to, ko tu man jautā, atkal runa ir par izvēlēm. Tas tāpatās, kā bija, tu teici par hokeju, bronzas čempionāts, bronzas medaļa, ja? Brīnišķīgos apstākļos, kurā visi hokejisti ir pārtikuši un cīnās par kaut ko, nenoniecina vispār viņu sasniegumu un pats bļaustījos pie Kalngals veikala skatoties to visu un nožēloju, ka neaizbraucu. Bet tas ir nesalīdzināms ar Artūra Irbas izvēlu un iespaidu, ko tas atstāja. Un, ja es varēšu izstāstīt šos nopietnos stāstus, kas mums ir neizstāstītās vēstures lapas puses, kas man interesē visvairāk, kas liekas visnopietnākās, būs labāka iespēja nākamajam pieķerties jau niansētākām un citām tēmām. Jo man liekas, tās likmes ir nesalīdzināmas, un mēs tik ļoti maz zinām savu vēsturi, neseno vēsturi. Kā rezultātā es jau nerunāju par kaut kādu mistisku notikumu pagātnē. Es runāju tieši par to, kā tas ietekmē mūsu šodienā. Arī Strēlnieku stāsts ir. Mēs saprotam, no kas mēs tādi vispār esam, ka mēs esam tie vienīgie, kas uzvarēja, kas vienīgie pārāva to Ziemassvētku kauju līniju. Tie esam mēs, neviens cits sakaitinās latvieti, nevajag. Vienmēr tev jāsaprot, ka neviens no mums karot negrib, bet sakaitināts latvietis baigi griebīgs. Viņš atmet tās bailes tajā brīdī, un viņas ir sakrājušās. Bet to savu spēku apzināties, tas tik daudz, tas ir, ka klasē ir tas viens cilvēks, kas trenējās karatē, viņš ir mierīgs, nevis kaujās. Tu zini savu mieru, tu zini savu spēku, un to vajag atgriezt atpakaļ, jo viņš ir mērķtiecīgi mums iznīcināts. Mēs esam bijuši starp 2 manipulatīvām, autoritīvām sistēmām, kas vienkārši nepārtraukti ir potējuši, cik lācieši ir bijuši labāki, cik krievi ir labāki. Un balstoties uz ko?
Nu, labi, tagad kapitālisms un Amerika potē naudas lielās lietas. Mēs cik bieži tagad runājam sporta pārraidēs, kurš kur pelna. Nu, kāda starpība? Nu, parunājam par to, kā arī Irvings ir vienīgais čalis, kurš māca driblēt veidā, kurā viņš nenes bumbu, bet viņš ir kaut ko iemācījies darīt tādu, ko neviens nav nekad dzīvē redzējis. Tas ir tās kaut kādas prioritātes, caur ko tu skaties uz dzīvi un kam mēs varam sakot. Mana loma šajā intervijā ir vienmēr tevi izvilkt ārā no šīs dziļdomīgās pasaules, kurā tu iekāp iekšā un bišķiņ paironizēt, jo man galvenais, par ko es tagad domāju, kamēr tu to runāji, ir, man nebūs iespēja Dzintra Dreberga filmās redzēt visticamāk ne mūsdienu leduskapi, ne mobīlo telefonu, ne AI iespējas vai MacBooku kā minimums. Zini, kā pēc tām 4 filmām, ja man būs spēks, es ar lielāko prieku uztaisīšu komēdiju. Tu zini, ka man komēdijas patīk, un tas ir... Bet atkal, dažreiz es tā domāju, ja tu pa dzīvi tu smejies, tad iespējams, ka savukārt mākslā tu nevar aizmukt prom no tā, kas tevi moka iekšā, un tās maskas atkal jau ir baigi parādās tieši caur to, ko mēs daram, ka tu pēkšņi esi savādāks tajā nekā, bet kaut nu pienāk tas brīdis. Man patīk, tu saki leduskapis, jo tomēr Līgas Gaisus uzrakstīja tā īsā filmiņa, kamēr es mācījos Kultūras akadēmijā un Baltijas filmu skolā, nosaukumu leduskapis, kurā tu arī piedalījies kā aktieris un atņēma Aldam Kalniņam, Mārtiņam Meijerim leduskapi kopā ar Aleksandru. Jā. Aizstāvot nabaga tantiņu. Viss, ko es atceros no šīs filmēšanās pieredzes, kad man bija Čivžēl negribēja ar mani skūpstīties. Tā ir cita filma. Es ļoti atvainojos. Man viss tavs filmogrāfijas un manas aktieru lomas ir saplūdušas vienā. Jā. Bet savukārt viņās visās tomēr es biju absolūti vienāds, jo tu vienmēr kadri laikā sasmējies. Tu esi visforšākais cilvēks, kuram ir vienīgajiem jautri filmēšanas laukumā. Tāpēc man besīja būt pa aktieri. Bet man ļoti patīk, kā skatījos. Nesen nostījos leduskapi, jo man palūdz viņu kādu parādīt kā tādu piemēru, un tur ir neticami vienkārši. Pirms policists grib apstādināt noziegumus, Aleksandrs Kuzeņš, viņš saka, Mama, paskatās uz tevi dēliņu, tu beidz ēst, ko tu tur maizi vai ko tu izolc no mutautiņa apliecību, padod mammai, kas viņu notīra, bet tad paņem Aleksandrs un saka, policists grauds! Atdodiet leduskapi. Un visas šīs epizodes laikā, jo mēs redzam, mums 3, tu vienkārši no sākuma līdz beigām smejies. Bet rēcīgi. Jā, tas bija tajā stacijā, kur mēs filmējam, ne? Zemetānos, jā. Jā, man tā ir no tāda aktieriskajām lietām, man ir tāda viena no lielākajām problēmām, ka es nevaru nekad izkāpt ārā no tā neredzamās video novēršanas kameras, ka tu sevi redzi no malas. Tu būtu izcils Saturday Night Live'ā vai tādos šovos, kur tu piedalies skečos, un nekas nav labāks, ka vienkārši sasmiešanās pēc. Tu būtu tā kā tas Ryans Goslings, man liekas, kas sāk smieties sākumā, sasmējies. Ne, bet tas taču ir forši. Tas ir forši. Jā, bet viens devītnieks man ir aktieru meistarībā. Jā, tu beidzi ar devītnieku, man liekas, aktieru meistarību. Man ir cita informācija, bet labi. 10 bija? Man liekas, bija Kristīna Krūst, bija devītnieki, pārējie bija 6, ja? Nē, tā nav taisnība. Manim bija devītnieks. Zini ko? Nē. Pēc es tev gribēju parādīt kaut ko. Uzruna numuru 1. Šitas te patiesībā ir diezgan hrestomātiska epizode. Uzliec Brave pārlūku, tad tev nebūs tās reklāmas sāk. Ko nozīmē Brave pārlūku? Tas amerikāņu maza kompānija, kur ir uztaisījis arī web browser. Miracle on Ice. Džeki. Jā, epizode tā diezgan pazīstama no publiskās runas viedokļa. Amerikas komanda pret Padomju Savienību izskatās pēc otrās trešdaļas, laikam tur baigi zaudē. Visi pārdzīvo, un tagad nāks galvenā trenera runa, Miracle Speech. Un viņš, protams, visu to, kur viņi ir? Zin, cik gadus pēc šīs spēles šī filma bija? Uzsit pa plecu.
Kas pa biksēm? Kas pa biksēm, kļošas rūtēns. Great moments are born from great opportunity. Man liekas, ka baigi mākslīgi. Lielas uzrunas vispār ir ļoti, ļoti bīstamas. Viņas arī ļoti nostrādā, bieži vien dzīvē, ja vien viņas nostrādā. Bet tas ar to kino ir, ka ja tu esi 1, 2, 3, 4 ļoti labas uzrunas redzējis, Braveheart un vēl visādus, tad viss tā jau kļūst par kino klišeju. Tev jāsāk meklēt kaut kas jauns. Un, piemēram, basketbolā ir Los Angeles Lakers lielā uzvara, kurā Phils Jacksons ienāk iekšā brīdī, ka viņi nedaudz zaudē. Un vienkārši paziņo, čaļi visi, skaidrs, ka jūs neesat pelnījuši nekā čempionu titulu, nav jēga jums neko stāstīt, tā. Un tad Kobe šaku vienkārši, ko? tā nebūs, jo tu jau sēdi un gaidi. Bet tas atkal ir, redzi, tas stāsts kino vai dzīvē ir viens un tas pats. Tu ej pret kaut kādu pret kaut kādu sagaidāmo, pret to, kas jau ir nonibilēts, pret to, kas jau ir bijis par daudz. Pirms, ka šīs filmas laikā iznākšanā šāda liela uzruna, kurā ļoti precīzi trāpa un kas ir izcili uzrakstīta, nostrādāja no 10, asaras acīs un katrs pats gatavs uzkāpt uz ledus, vai ne? Tad Phils Jacksons pēc burtiski 10 gadiem nav spējīgs to izdarīt savā ģērbtuvē, jo visi ir redzējuši šo uzrunu un tagad gaida, kā nāks Phils Jacksons un sagaida prātā teikšu šo visu. Tā visu laiku tu jūti, kas ir tas mieklis gan dzīvē, gan arī brīdī, ka tu taisi kino. Bet tas ir tas, man liekas, tas fantastiski jocīgais un interesantais, kad ir tieši par sportu runājot, zaudējusi komanda, tavā tīmā ir super talanti un super varoņi, un ienāk viens džeks, un 2 minūtēs var pagriezt to tā, ka viņi pēc tam uzvar. Bet tikai ar tekstu, tikai ar runāto vārdu palīdzību. Znaruks, manuprāt, viens no arī tādiem, it kā liekas amizanti, ne pēc Alda Kalniņa parodijas par Znaruku, ka šis te cilvēks varētu pacelt džekus un izmainīt vispār viņiem to domāšanas veidu. Ko te? Nē, tas Znaruks vispār. Vītoliņš labs. Kas tev pret Znaruku? Nē, Znaruks ir tāpēc ir forši, ka... Labi, pēc tam pastīsimies. Jā. Ko tā? Nē. Saki? Jā. Nē, tas, kad ir, pirmkārt, viņa tēls, man liekas, tipisks no Krustāva tēla. Viņam viss tās ir perfekti. Viņam ir, Znaruks stāsts. Viņa meita ir apprecējusies ar Panārinu, kas ir Krievijas izlases uzbrucējs. Krustāvam arī viņš mēģina veidot savu ģimeni, sapricinot visu, ko tik vien var sapricināt, lai viņam būtu family, lai viņam būtu tas ģimenes kontingents. Un viņam atliek, kā viņš jau tās attiecības būvē ar to savu komandu supervaru, viņam daudz pirms tām, tur es esmu tavā vietā gatavs tur, kas sacīt, gulties zem vilciena, un tad, kad viņiem ir tas otrās vai trešdaļas runas, tad viņam tikai atliek pateikt, Panārin, tagad tas jāizdara. Es nezinu, kā viņš izdara, es visu kaut ko tur dzirdējis, bet man liekas, ka vēl ļoti daudz ir atkarīgs no, ar ko tu strādā. Ir cilvēki, kuri ir vēl joprojām tādā režīmā, kurus tu iebaidi ar spēku, un viņi ir visu mūžu sisti, un tajā brīdī vēl izspiedīs sev pārējo, lai tik viņus nesit vēl. Bet ir kaut kāds arī inteliģents attīstības brīdis, kurā, ja tev kāds sāks sist ar kļušku pa galvu vai virs galvas, tu vienkārši pateiksi, mīļais draugs, es spēlēju hokeju no sirds, es daru, cik labi varu, bet, kad zini, es negribu šito visu tavu stulbumu. Ja? Ar ko tu runāsi? Ja tu atrod pietiekams orgutantus, kam tas strādā, un dažreiz mēs visi esam orgutanti, vai ne? Viss ir kārtībā, bet emocionāli es atceros, man Brigmanis vienreiz treniņā bija basketbols, kaut ko tur skrien tā pusceļā, bija jālēkā kaut kāds drausmīgās, tu zini, uz vienas kājas turp šokt, viss tas šausmas. Viņš tā pienāc klāt un tavs tēvs 3 reizes ātrāk šo varēs darīt. Jā, cik ārā skaidrs, ka tu māks atceros vēl projām Valda Valtera kaut kādas uzrunas, ka mums bija principiāli mači pret Valmieru, pret Cekulu, Eglīti, kurš tur tagad būs labāks, un ka viņš varēja pateikt tādus vārdus, kas bija gatavs iet tur laukumā. Ko viņš teica? Kas to zina? Viņš redz tādā lieta, ka viņš pazina tos cilvēkus, kam tas ir jāsaka. Jā, un viņš mērķa auditoriju zinām. Auditorija precīzi pasaka. Tāds bija... Domāju, katru reizi ir, un nevajag pa zemu novērtēt, man piemēram liekas, ka Bagatskis ir izcils, ka viņš kaut kā izliekās, ka
tu jau neko, es jau tik tā, es te pajūtu, labākā aizsardzība uzbrukuma, taču kaut kā atver, pēkšņi cilvēks sajūtās brīvi. Un katram viņam ir savs piegājiens tāds, kā tu izdari. Vienlaicīgi atceros, es filmēju to dokumentālo filmu par Latvijas izlasi, kas aizbrauc uz Lilli čempionātā, un kā viņš pirms svarīgākā mača uzlika kaut kādus rupjākos NBA momentus vienkārši video, lai visi pirms spēles noskaņojās par kaut kādu, jo viņam vajadzēja asu spēli. Tikai rādīja video, jā? Jā, parādīja, tiešām tādus visus rupjos momentus, kur tiešām kāds nospēlēja rupji. Tā kā kautiņi? Kautiņi iegrūž mugurā, iespēr, viss ir ļoti daudz rupjas epizodes, kas notiek basketbolā. Viņš pietiekam zina, ka mūsu komanda ir gana inteliģenta, lai tagad nesākt bakstīt otram acis ārā, bet to, ka tu pagaidi, tev ir tā enerģija un tu to vari darīt. Un kā Jānis Blums toreiz Dragiču sēdza, tas bija ārprāts. Es tieši to Sloveniju vinnējām, lai tiktu astotniekā. Un, tu zini, tas, ko kamerā neredz, bet stāvot blakus laukumam un filmējot, es domāju, tas Dragičs ienīst Blumu līdz šim brīdim pēc tā, kā viņš viņam bija pieķēries klāt katru sekundi. Tie treneri, bet trenera vārdi, kas atkal ir ļoti interesants līdzības, ir treneriem ar režisoriem, aktieriem ar spēlētājiem. Tieši tas pats ir znarokveidīgie režisori, kas var sist ar nūju pa galvu un bļaustīties un nozākāt aktieri līdz pēdējiem. Tieši tur viņš atvērksies caur... emocionālā vardarbībā, jā. Jā, absolūtā emocionālā vardarbība. Tas tam zina, ka arī tā ir arī vardarbība, protams. Es arī hokejā trenējies, es arī esmu sadzirdēju tādus vārdus, ko nezināju. Pamēģinu, un tad kāpēc kaut ko tik stulbi, piemēram, darīt ar Agnesi Budovsku, kas pati ir ļoti gudra, kurai tu atrodi pareizos lietas, ko izstāstīt. Viņa aizvērtos ciet, ja kaut kāds tāds būtu. Es domāju, ka viņai vienkārši aiziet projām. Paldies, mīļais cilvēks. Es gan nezinu, kā atkal ir jautājums, nevajag novērtēt pa zemu arī to vardarbību emocionālo, ja tu daboni un dažreiz viņai pakļaujies, jo vienkārši nekam tādam dzīvē neesi bijis gatavs, un tad tevi iznīcina. Cik ir dzirdēt arī Latvijā režisoris Panastavševas dzirdējis, vienkārši ārprātus, ko viņš ir darījis, un vai tāpēc, piemēram, slikti nospēlējuši skatuves, nezinu. Izcils izrādes. Vai tas ir tā vērts? Te ir ļoti labs jautājums. Drīzāk es teiktu, ko tu ar to izdari pēc tam. Viņi, droši vien, ka nē. Es teiktu, nē. Un tad jautājums, kāds tu esi? Es nekad nebūšu tas, kas sitīs bļaus un tevi pazemos. Vienkārši man nav tāds raksturs. Un līdz ar to es izvēlos strādāt ar cilvēkiem, kam to nevajag. Savukārt, znarokveidīgie meklē. Bet dīvainā kārtā, Nastavševa gadījumā, es neredzu uz skatuves to Blumu, kas sēdz Dragiču. Es neredzu viņu izrādēs kā aktieri svīst un tā kā kārpa sevi, tā kā ārda, kas ļoti daudzās teātri izrādēs redzams. Es redzu ļoti labu domgājienu, es redzu ļoti labu ritma izjūtu, vizualitāte. Viņš ir tiešām liels meistars un tāds dzejnieks uz skatuves, bet tas iemesls, kāpēc tur iekāp iekšā tajā upuris un tajā varmākas miedarbībā vai attiecībā, tur ir kaut kāda cita pamatojuma, jo aktieri spēlē savā kā viņiem ir jāspēlē. Cik labi tev Segliņu un Ķuzulu kalponē strādā, kādu vēlmu pēc tev viņas būtu jāpazemo, lai nokļūtu tajā. Nē, nekad. Tur vienkārši aizvērt. Un es arī neesmu tā baigi nekad darījis. Ja vienīgais tiešām aktieris sāk bojāt mēģinājumu apzināti. Protams, ir kaut kādas robežas, un, diemžēl, visus tu var izmest ārā, jo Latvijā mēs esam pietiekami maz, ka tev nestāv rindā 4, kas ir gatavi rītā aiziet, ja tu esi nesagatavojies lomai, neesi atnācis skaidrā, lai neesi izgulējies pareizi, neesi sapratis, par ko ir loma. Tā ir tā neprofesionālitātes daļa, bet te ir, protams, labums kino, ka filmas ir maz, aktieri filmēties grib, vai ne, un ja tev strādā slikti, neņem tu viņu vajag. Paklausāmies vēl bišķiņ? That's what you have here tonight, boys. That's what you earned here tonight. One team. Klīns ir amerikāņu underdog, ne? Jā. Bišķi neparast. Not this game. Not
Tonight, we skate with them. Tonight, we stay with them. And we shut them down because we can. Nu, un ja nav aktieris, kas var noticēt tam, tas teksts būs vienkārši nestrādās, viņš būs pliekans un vispār nekas tur nebūs. Man ir, es būtu prasījis ņemt pirmo frāzi ārā, ar ko viņš vispār tur sāka to, man liekas tāda dzēja. Viņi nevar nospēlēt viņu vienkārši. Gadi un cits. Un plus jau šis ir izcils aktieris. Jā. Cik maz to varētu izdarīt. Bet Latvijā ir, protams, cilvēki, kas var ļoti grūtus tekstus izstāstīt. Bet man ļoti patīk tā tava ideja par tiem epizodi no hardcore spēlēm un to rādīšanu. Es domāju, tas ļoti filmā arī iedarētos, kad varētu, bet teātrī nevar uztaisīt nevienu normālu sporta sižetu. Šahs vienīgais. Bobslejs? Labi, ok, bobslejs neesmu redzējis gan vēl, bet... Jā. Bet vispār ļoti grūti dabūt to sportu uz skatuves. Kaut kā, tik maz. Jā, nezinu. Jā, nav redzēts. Es pirms tā bobsleja neko tādu, šahs tā operā, jā. H3. Vienīgais, kas pat tālu ir uztaisīts, vai ne? Jā, starp citu. Tāls. Tur ir forši stāsti. Tur ļoti daudz materiāls ir, ko taisīt augšā. Viens daudz. Tev ir pasaules čempioni, kas ir Latvijā, ko vēl joprojām daudz uzskata par Latvijas pasaules, iespējams, labāko visu laiku šahistu. Paralēli tur ir kaut vai ģipslis, ko vispār nedzirdējis nav, bet tad, kad ir filma tagad par Fischeru, tad viens no mačiem, kas ir fonā, ir viņš pret ģipsli. Es domāju, tātad tur kāds zina, kas ir ģipslis, kamēr gribētu redzēt, kas Latvijā ir dzirdējis šo uzvārdu šahā, piemēram. Ir ļoti... Vai atcerās, vai godā līdz šim brīdim vairāk. Bet cik tu tagad esošo šahistu var uzvārdos nosaukt? Latvijas? Jā. Ir tas Artūrs, kuram es te aizmirsu uzvārdu, bet ir pasaulē lielākais kanāls Gotham Chess, kas ir YouTube'ā. Tur ir 5 miljoni vairāk tie abonamenti viņam. Vismaz skatījumi 5 miljoni regulāri. Un viņa treneris ir latvietis, kurš ar tādu izteiktu latviešu akcentu, viņam māca spēlēt, bet tas ir tāds, kurš ar Magnusu kopā tā esi raidījumi, pasaules numur 1, pasaules numur 1 YouTuber šahistu treneris ir latvietis. Viņš ļoti interesanti un labi runā, un arī tas Grandmasters ir. Bet, ja būtu filma, es ļoti labāk gribētu tālu filmu uztaisīt. Jo tur ir tik daudz, vienkārši, ka mēs strādājam ar to operu, mums arī bija viens operas mūziķis, kurš pats spēlē šahu, un viņš stāstīja, ka tur ir tā nenormāla fiziska slodze, no 5 stundas, 6 stundas pie tā galdiņa, tā, ka daži šahisti nes prom pēc tam fiziski, jo viņi ir beigti. Toms Kuņš ir smīņš šobrīd. Viņš saka, veicīši. Jā. Ir grūti. Malači. Dažreiz jūs nes, viņš saka. Mums dažreiz nenes. Salīdzinājumam nav jēgas. Jā. Bet filmā to varētu forši uztaisīt. Es Vimbam piedāvāju, kad viņš vēl bija direktors to šahu taisīt. Viņš, jau ir bijis jau tāds vairāk nevajag. Man gan liekas, ka varētu mierīgi bliest. Plus vēl sanāk, tu to piedāvāji pirms šahs kļuva populārs no Queen Gambit seriāla, jo tas pacēla šahu atpakaļ, kā tagad ļoti populāri tajā chess.com ir miljoni no visas pasaules, 10 miljoni spēlē vienlaicīgi. Tā kā šahs jau ir atguvis ļoti lielu daļu no tās popularitātes, kas kādreiz bija. Tā kā tu redz arī jūti, ka tas ir pirms vispār kādam ienāca prātā, ka šahs varētu būt. Tā, man liekas, ir tā režisora sajūta, ka tur kaut kas ir, ka kaut kur mēs ejam uz brīdi, ka šahs varētu būt interesants. Protams, kad uztais Queen Gambit, visiem ir interesants. Un tagad jau redzēs, Queen Gambits jau ir salīdzinājums, ar ko skatīt. Un tā šahs ir operā, ir paņemta sporta dramaturģijas fabula. Tad Dāvids pret Goliātu, tam, kam nevajag uzvarēt underdogs, mums ritīgi pastarīšs aiziet, bet tur ir pastarīšs dramaturgi, 21-gadīgs tāls, 56-gadīgs Botviņiks superdators tāls, tur kā sacīja. Šito. Jā.
Un vēl noblefo vēl ar vienu gājienu, kas tur pasaules vēsturē tur ieiet iekšā, Maskavas lieta. Nu, tur viss ir, nu, tur ir super. Tā, kad ziņš, ja tu gatavs noproducēt man to filmu, es gatavs filmēt. Jā, tas, protams, man nav problēmas. Ideāli. Bet, padomāj, labi, mēs tā varam turpināt saukt, un, piemēram, man arī pa basketbolu. Skaidrs, kas gribēja uztaisīt pa basketbolu. Basketbols ir mans. Man gribējās nofilmēt basketbolu arī tā, kā citi nav nofilmējuši nekad. Vēl joprojām pasaules mērogā neviens nav skraidījis ar kameru pa laukumu kopā ar spēlētāju, jūties tajā visā brīvi, lai tu justos, kā ir basketbola spēles laikā. Man to gribējās izdarīt, un tad bija tas lēmums, par ko es to darīšu, jo ir ļoti spēcīgi. Ir ASK komanda Latvijā, kurai Maigons Valdmans, Mužnieks un Jānis Krūmiņš. Tie 3 cilvēki, kas ir PSRS izlases pamatsaspēles spēlētāji, kuri spēlē pretī pret Oskaru Robinsonu, pret Billu Rasselu. Latvijā vairāk cilvēki zina šos otrus nosaukt nekā mūsu 3, kas pret viņiem sitās olimpiskajos finālos. Un viņi ir tie izcilākie, vesels paaudzes spēlētāji. Un es pat domāju, ka kādā brīdī, kāpēc tās skaitās kaut kādas PSRS medaļas? Tas ir mūsu medaļas, tas ir Latvija vinnēja. Ja mums ir 3 spēlētāji, kas ir viennozīmīgi labākie komandā, visus es gribu, visus mūsu TTT panākumus, visus šitos ASK, tie ir Latvijas panākumi. Tas, ka mums traucē ieliekot sūdīgāks spēlētājs, tā nav mūsu problēma. Skaidrīts Mildziņš skaidrteicis, ja pareizi pēc, kas izlas būvētu, tur būtu vismaz 7 latvietis, kas spēlē. Protams, nekad neņēma vairāk kā 1-2. Taču tā nevar. Tev jāprāda, ka tomēr Ļeņingrada Maskava ir tās labākās, vai ne? Tad tikai to mūsu spēku iedomāties, cik mēs bijām labi. Es tev kā piemēru saku, ir vēl šie daudzie cilvēki, kas ir izdarījuši tāls, protams, ir viens no viņiem. Un mēs nesen tieši viens no čaļiem, ko filmējāmies, atsūtīja tieši, ka viņš arī ļoti gribētu, lai filmu par tālu. Un redzi, tas vēlreiz atgādina, mums ir pasaules čempions šahā, cik interesanti būtu par viņu uztaisīt. Tā beigās, cik mums ir arī tādu mākslinieku, cik ir politisko darbinieku, kas ir savā laikā izdarījuši kaut ko tik ģeniālu, kas ir pasaules mērogā. Piemēram, Bērklaus ar tādām 17 komunistu vēstulēm, tas ir ģeniāls pretošanās veids, kurā tu vari izdomāt savā galvā kaut ko tādu, nepadodoties, lai vienkārši tev Washington Post nākamā dienā, ne nākamā dienā, bet pavisam drīz nopublicēja problēmas, kas ir Latvijā. Nē, Bērklaus labs. Jā. Labi. Skaidrs, mans galvenais uzdevums bija tev piedāvāt laikam tālu filmu taisīt. Es laikam beidzot sapratu iemeslu, kāpēc mēs tikāmies šodien. To tu gribēji. Jā. Skaidrs. Es tā viltīgi mēģināju aiziet līdz tam. Man vajadzēja tev parādīt pāris sižetus. Šāku laikam baigi, tu nedraudzējies, ne? Pats nespēlēji, ne? Redz, ja tu tā darītu, tu vari sākt man tā kā iebarot kādu bandinieku, man paņemot, tu man ievilini, ka man nav izējis, tu saproti? Tad ar šaha metodēm. Un tad es tev varētu, no filmu vajag. Nē, es beigās tieši aizgāju. Jā. Svarīgi, uzsver. Tā kā šāha, Kā tu to domā? Tā kā dāmu, kā... Tā kā tu nezini šāhu. Ok, labi, Dzinter. Noslēgumā tad tiešām uzspēlējam šāhu, un ja tu vinnēji, tad es tev noproducēšu par tālu filmu. Un tu man būtu potenciāli ievilinājis tā, ka es to nebūtu gaidījis vispār. Jā, es tad redzu kā tāds sporta treneris tev, kas tu nevari. Vai uzspēlē ar mani šāhu? Nesaprotu vēl, tu prāt rišāvu. Te es sajūtos varens un piedāvāju tev. Gribu pierādīt. Vēlreiz izbaudīt uzvarētāju garšu. Labi, bet es domāju, ka slēgsim kameras ārā un uzspēlēsim šāhu. Jā. Un tad skatītāji pēc 5-6 gadiem vai redzēs filmu. Vai zinās, kurš zaudējis. Jā. Labi, Viziņš, čau, paldies tev. Paldies, ka uzaicināji, lai miljardiem skatījumu tavam podkastam. Lai notiek. Good.
Jā, šī bija saruna ar manu ļoti senu, labu draugu, režisoru Zinteru Drēbergu. Mūsu ceļi ir krustojušies visu laiku nemitīgi. Mēs esam kopā satikušies PricewaterhouseCoopers auditoru kompānijā pirms vairāk kā 25 gadiem. Un es aizgāju uz teātra režiju, un Zinters aizgāja uz kino režiju. Zinters ir Dvēseli puteņu režisors, arī viņa filma TTT basketbola komanda 25. gada novembrī ir nāks uz ekrāniem. Un tā nu mēs abi divi auditori, kādreizēji auditori, tagad abi divi režisori vēl joprojām satiekam un ļoti daudz pavadam laiku kopā. Lūk, šis ir podcasts Runas darbnīca. Mēs šajā podkastā runājam vairāk par komunikācijas prasmēm, par komunikācijas zināšanām. Šajā konkrētajā raidījumā mēs vairāk par storytellingu, par stāstniecību, par stāsta tēmām mēģinām diskutēt. Un piesakojiet mums Spotify, Apple podkastos un YouTube platformā. Un iespējams kādā no nākošiem raidījumiem jūs iegūsiet tieši to tips and tricks, ieteikumus un padomus, kā jūs varētu uzlabot arī savas komunikācijas prasmes. Tiekamies nākošos raidījumos.